sporta budžeta samazinājums, ja paliek 51, ir apmēram ap 20%. Ir, piemēram, administratīvais resurss samazināts valsts pārvaldē par 20%. Nav. Jā, vienkārši sadalījām visiem godīgi kā komunismu pēc galviņam. Jā. Mēs paskatāmies kaut vai basketbolu, tagad pārbaudas spēles bija, taču visa plejāda politiķu sēdēja pirmā rindā pie. Tādēļ viņiem interesē tur sevi parādīt. Ja? Kvalitatīvu diskusiju trūkums, tā izskaitā žurnālistikā. Un ja žurnālistikai nebūs svarīgs cilvēku, un sāksim to no skolas vecuma, bērna veselība, viņa fiziskās aktivitātes un tā tālāk, tad mums nebūs nekā. Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Raidījums Bezmaksas sports arī oktobrī ir klāt, un ar mani kopā atkal mans kolēģis Rolands Eliņš. Pirmkārt, Roland, esi sveicināts, un otrkārt, kā ierasts vaicāšu Rolandam, ko tad darīsim un par ko runāsim šoreiz? Ķersimies pie Latvijas sporta sabiedrībai aktuālas un svarīgas tēmas – valsts sporta budžets. Kā tas veidojas, kurš par to lemj, kurš to apstiprina un kāds gal galā ir rezultāts. Brīdī, kad vasaru aiz loga nomaina rudens, kabinetos un kuluāru sarunās tiek strādāts pie scenārija, kā dzīvosim tālāk. Šajā laikā norit darbs pie valsts nākamā gada budžeta sastādīšanas. Šoreiz aktualizējam jautājumu par budžetu sporta nozarei. Cik daudz naudas tiks atvēlēts, vai ar to ir pietiekami, kur ņemt, lai sports iegūtu vairāk, un kādas lomas šajās sarunās ieņem sporta funkcionāri un politiķi. Oktobris ir mēnesis, kad ministra kabinetā tiek spriests par valsts budžetu, un šodien mēs šeit parunāsim par to, kas tad tiek sportam. Un ar mani kopā, kā ierasts, Rolands Eliņš, ar viņu jau tikāmies, un divi ļoti nopietni kungi, es gribētu teikt, Latvijas sporta vadošu organizāciju vadītāji, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš. Raimond, esi sveicināts? Sveiki. Un Vladimirs Steinbergs, Latvijas sporta federācija padomes arī prezidents. Labdien! Jā, nav, kā redzam, politiskās puses, un šai raidījumā šo pusi pārstāvis mums Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Izglītības zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs. Viņš attālināti būs šajās tā sauktajās mazajās intervijās. Arī jūtams laikam tas, ka šobrīd tas laiks ir pietiekami saspringts. Sākotnēji viņš piekrita, pēc tam atteica, aizbildnoties ar laika trūkumu, bet ir piekritis mazajām intervijām un savu viedokli paudīs. Tā ka to mēs arī ļoti novērtējam. Tāpat Aigars Kalvīts, Latvijas Hokeja federācijas prezidents, paudīs savu viedokli, arī bijušais premjers, kā zināms. Diana Zaļupe, Latvijas sporta izglītības iestāžu direktora padomes prezidente, un Einārs Fogels, ilgadējs sporta funkcionārs, šobrīd arī Starptautiskās kamaniņu federācijas prezidents. Roland, par tēmu, par lielo tēmu, lielo bildi, ko tad šodien darīsim, jau nedaudz iezīmējām, varbūt nedaudz smalkāk. Jā, skaidrs, ka Latvijas sporta budžets tā ir šodienas tēma, kas attiec uz visu mūsu sportu un uz mūsu valsti. Tā ir daļa no tā lielā budžeta. Mēs vēlamies pievērsties, kas ar to notiek šobrīd, cik jau tas ir sastādīts, kā šie punkti veidojas un kā gal galā mēs nonākam pie tās summas, kas no valsts aiziet uz sportu un ko mēs tur varam ietekmēt, ko jūs tur varat ietekmēt un gal galā ko mēs skatāmies nākotnē. Šo mēs vēlamies analizēt, skatīties pa punktiem un nonākt pie kādiem secinājumiem. Ko mēs, kolēģi, liekam galdā? Ko mēs šobrīd zinām? Ko jūs paši zinat? Kā veidojās šis budžets? Kā tas tiek veidots? Cik daudz jūs iesaistaties? Varbūt pavisam īsi par to. Pirmkārt, man jāsaka sekojošais, kad man ir diezgan liels izbrīns, ka budžeta veidošanas procesā ka daudzās no jomām, arī sporta jomām, budžeta aprises netika pat apspriests. Un tas, manuprāt, ir tas stāsts, kas uz nākošo budžeta sagatavošanu ir jāmaina. Jo neaizmirsīsim, ka 2028, 2034 mainās arī Eiropas Savienības budžets un tās prioritātes un dažāda veida programmas. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Es saprotu, šis ir aizsardzības budžets, un, manuprāt, es esmu no tiem cilvēkiem, kurš vienmēr ir bijis par drošību. Bet, ja mēs skatāmies tādā plašākā kontekstā, šis arī ir drošības stāsts. Un, kā jau es teicu, Ukrainas karš ir to pierādījis. Sporta veidi, kā ātrāk aizvest vai aizmukt no vietas, kur ir lādiņi, tas ir mocis un tas ir spēks. Tā ir kas? Moto braukšana, tas ir sports. Kā aiznest, tev vajag ātrāk nokļūt no punkta A līdz punktam B. Mēs šobrīd redzam, ka veselības rādītāji mums ir kritiski,
90% jauniesaucamo, 90% nevar izturēt pirmotnējo fiziskās sagatavotības pārbaudi, kur tad mēs galu galā ejam? Un ja mēs šo neskatām kopībās un tikai mēģinām paļauties uz to, ko es esmu dzirdējis, uz pamatu budžetu, kas bija, Vladimirs man var palabot, tajā laikā, man liekas, tavā laikā jau 51 miljonus, tad paskatāmies, cik ir bijusi inflācija kaut vai, paskatāmies, cik ir izmainījušās aviobiļešu cenas, paskatāmies, cik ir izmainījušās elektrības cenas, gāzes cenas un tā tālāk. Nu, restīvi, mēs šobrīd esam tādas šauras kraujas malā, kur nediskutējot, nesarunājoties, mums kāds pasaka, ka būs šā vai šitā. Un es varu turpināt vēl no veselas rindas punktiem, un kāpēc mēs vispār šeit, manuprāt, par šo runājam? Tādas, ka viss sākās no Repšas laika, Repšas valdība likvidēja sportam iezīmēto naudu. To pašu, ko izdarīja kultūrai. Ja kultūrai izdevās dabūt, tad mums neizdevās dabūt atpakaļ. Nākamais, 14. gadā Dānis Reiznieces reforma, kad noņem šos atvieglojums ziedošanai. Tas vēl šobaldien nav izdarīts, nav attiec atpakaļ pie tā, un respektīvi ar ziedošanu mums ir problēma. Paskatāmies, kas notiek ar uzņēmēju darbu tirgiem. Enerģētika ir sadalīta, nauda pa lielam. Ja mēs kādreiz gāzes tirgus, elektrības tirgus bija Latvijā, mēs bijām galvenajiem no Baltijas valstīm, naudiņa bija, tāpat Latvijas gāzes ziedoja 2,5 miljonu kultūrai un sportam un tā tālāk. Šobrīd tā visa nav. Raimond, pagosim par to konkrēti, jo nosauc 51 miljonus šis budžets Vladimira laikā. Ja? Tā arī bija, vai ne? Nu, bija bišķiņ mazāk, bet atkal šīs pieaugums saistīts vairāk ar sporta skolu treneru minimālu atalgojumu palielinājumu un pēdējos gadus, laikam 5. Kopumā tas pielikums bija, vai tas palielinājums bija saistīts tieši ar minimālas algas palielināšanu, kas ir tāda proporcionālā ar vispārēju izglītību. Nu, savukārt 25. gadā šis palielinājums bija saistīts ar Eurobasketu, kur bija šie 5 miljoni klāt, kas bija 56 miljoni. Bet nevaram mēs skatīties šādā veidā uz to budžetu. Skatāmies, tātad sporta budžeta samazinājums, ja paliek 51, ir apmēram ap 20%. Ir, piemēram, administratīvais resurss samazināts valsts pārvaldē par 20%. Nav. Kāpēc 20%? 51 miljonus, to, ko Vladimirs teica arī ar sporta skolotāju algām, plus 5 miljoni, kas bija basketbolam. Un tie iedotie 5 miljoni, manuprāt, ir atnesuši daudz vairāk naudas atpakaļ, kas būs redzams aprēķinos. Plus saskaitam līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Un pieskaitam to visu klāt. Kopējais budžets ir aptuveni 60 ar mazu kapēciņu. Šeit ir gan arī piebildījuši Eiropas Savienības dati, kas tieši saliek šo nevis valsts sporta budžets tieši savas programmas, bet tieši ko valsts velta sportam. Un tur norādīts Latvijā tas 23. gadā, kas pēdējā aktuālajā gada bija 88 miljoni. Tie ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, sporta infrastruktūras atbalsts. Viss, kas tur savākums kopā. Tas tik un tā, ja mēs salīdzinām uz to pašu mūsu iecienīto Baltijas valstu kaimiņu līmeni, tas ir apmēram 2 reizes mazāk. Un Eiropas Savienības dati 4. mazākais, jā? Eiropas Savienībā, jā, tas 4. mazākais, nevis kopējais, bet attiecībā pret kopbudžetu. Jā, bet viens rādītājs, jūs pareizi sakiet. 4. mazākais, kas attiecīgi nozīmē 1. sliktākais veselības rādītājos Eiropas Savienībā. Ar to mēs esam šeit. Jā. Es aicinātu bišķiņu savādāk uz to pastīties. Pirmkārt, mana tā vēsture sporta departamenta direktora man ļauj bišķiņu runāt arī no tās puses, kā veidojas. Bet es piedalījos bišķiņu arī pie 24. gada budžeta tapšanas. Ļauj arī no tās puses runāt. 23. gadā ir notikusi viena tāda, varbūt ne visiem pamanām, bet ļoti būtiska lieta. Ja agrāk programma 090000 valsts budžeta ar nosaukumu sports bija sadalīta uz 21 apakšprogrammu. Tur dažas bija jau novecojušas, bet 23. gada kas notikās? Notikās tas, ka 5 apakšprogrammas, es baidos samelot, kā viņu sauc precīzi, bet tur bija gan paralimpiskais sports, gan dotācijas federācijām un vēl 3 atsevišķas programmas, kas bija budžeta jau iedalīta tā nauda, un, ja pieņemsim, bija Paralimpiskajai komitejai bija tur 600,000 iedalīta, tā nauda tikai tur varēja iet. Tad 23. gadā notika tas, ka tas 5 apakšprogrammas tika apvienotas vienā programma 0907, kas saucas dotācijas sportam ar 17 miljoniem, un tad faktiski šie 17 miljoni ir tie brīvie līdzekļi, ko IZM var lemt, kur novirzīt. Agrāk tā nebija. Agrāk bija tā, ka cieta līdzekļi. Uz tā rēķina no sporta likuma izņem vienu ļoti būtisku rindiņu. Kā augstu sasniegumu sports
nedrīkst būt. 23. gada bija viena būtiska rindiņa sporta likuma, ka augsts sasniegums sporta programma nedrīkst būt finansēta mazāk kā iepriekšējā gada. Apvienojot tas programmas, šo rindiņu arī izņem. Tas no vienas puses pavēra rokas ministrijai, lai šo finansējumu izlietot, bet no otras puses faktiski arī ļāva arī samazināt to budžetu vai kāda cita, vai kā savādāk izmantot šo budžetu. Bet šeit jāsaka šobrīd, es piekrītu Raimondam, ka neviena no nozares organizācijām vai virsorganizācijām vai partneriem īsti nebija iesaistīti tajā, bet vismaz pozitīvs jāsaka tas, ka sākotnēji pirms budžeta tapšanas gāja runāt ar ministriju par potenciālu samazinājumu vēl tiem nepilniem 51 miljoniem pa 1,7 vai pa 2 miljoniem. Tad šobrīd, vismaz paldies Dievam, par to neiet runa, un šobrīd izskatās, ka tie paši 50 nepilniem 1 miljons, kas bija 25. gadā, arī būs 26. Pašreizējai valdībai tas taupība, tas ir temats, ar ko viņi cīnās. Nacionālā sporta padomē jau premjeras, kā mēs atceramies, teica par tiem rādītājiem, redzot tos rādītājus, protams, ka jebkurš premjeras, tur ir jābūt ļoti neapdāvinātam cilvēkam. Tie rādītāji kliedzoši. Tie rādītāji kliedzoši, un jau premjeras Nacionālā sporta padomē devu skaidru gan mājienu, gan uzdevumu par to, ka sporta budžetu samazināt nedrīkst. Vismaz tā mazināšanas ietvarā. Kāpēc tā nevalstiskā organizācija ietekme ir tik neliela? Jūs jau abi divi būtībā vienu un to pašu sakat, ka netikāt iesaistīti nekādās diskusijās, tas netika caurskatīts un tam līdzīgi. Kāpēc tā ir? Jo agrāk bija citi laiki. Tā ietekme bija krietni lielāka. Redz, pirmkārt, man jāsaka, ka šis ir varbūt tas laiks, kas atšķirās par to, ko mēs jau raidījuma sākumā teicām. Man ir bijis pieredze būt citos laikos, un sarunāšanās māksla un valoda ir tas, kas risina daudzus jautājumus, tā skaitā nesaprašanās. Es gribētu teikt, ka mēs jau neesam vienīgās organizācijas. Mēs varam paskatīties uz Darbdevēju konfederāciju, kur runā par tiem samazinājumiem, kuri būtu varējuši būt, bet viņi nenotiek. Mēs redzam par to pašu tirdzniecības, rūpniecības kameru. Kā ir kultūras nozars, kas bieži vien tiek salīdzināta sporta nozara un tiek likts pretī kultūra, sports kultūra? Kultūra, redz, nevar to kultūru uz sportu pretnostatīt. Visiem patīk šīs divas lietas pretnostatīt. Manuprāt, kultūrai un sportam ir jāiet kopā. Un šis stāsts attiecībā, ko mēs jau sākām, kad kultūra ir šis procents no akcizētajām, no akcijas un no tām visām lietām, tad šeit jau ir tā runa par to, ka mums šis stāsts ir jāatjauno. Visu laiku gāja runa par to, ka mēs pieņemsim jauno sporta likumu, būs sporta fonds, un tad ar to sporta fondu tādā veidā atjaunosim. Tas, kas nav pareizi un tas, kas mums šobrīd ir jāizdara, mums tas sporta fonds vienalga ir jāatjauno. Jo kas notiek? Ir daudz uzņēmumu, kur ir ārvalstīs strādājoši uzņēmumi, kur, piemēram, negrib ziedot vienai federācijai, jo ir saskārušies ar dažādu veidu pārbaudēm, represijām vai vēl kaut ko. Viņi saka, iedodiet valsts fondu vai kaut ko tādu, kurā mēs varam. Kuri uzņēmumi tādi bijuši? Ir tādi bijuši, es nesaukšu vārdos, bet tādi ir bijuši. Es negribu nosaukt konkrētus uzņēmumus, nebūs korekti pret viņiem. Tā restīvi, un pieņemam kaut to likumu, radam sistēmu, radam produktu, kurā mēs visi kopā varam izmantot to. Ja? Bet nē, mēs stāvam, buksējam. Un, kā es tev Jāni teicu, man ir vismaz 11 punkti, pēc kuriem mūsu sporta budžetā nauda nebūs nekad, ja mēs kaut vienu soli neizdarīsim sakārtošanas virzienā. Labi, kungi, valstī, teiksim tā, taupības režīms, aizsardzība, drošība, visu saprotam. Paši jūs arī sēdējāt pie tiem galdiem, kad bija jāapvieno divas jūsu pārstāvētās organizācijas. Kāpēc tas savulaik netika izdarīts? Jo būtībā kaut vai administratīvās izmaksas būtu vienai organizācijai. Šobrīd tiek maksāts algas divās organizācijās. Tā pavisam vienkārši. Ja mēs skatāmies uz sportu, kur mēs varētu ietaupīt un kur mēs varētu taupīt sporta nozares, teiksim tā, iekšēnē? Restīvi, gan Latvijas Olimpiskā komiteja, gan Latvijas Sporta federācija padomi ir biedru veidoti orgāni. Respektīvi, un biedri ir tie, kas pieņem lēmumus, kāda funkcionalitāte tādā vai šādā laika periodā ir. Biedri šādu lēmumu pieņēma, un mūsu pienākums ir to respektēt un strādāt un darboties atbilstoši statūtiem un tām vadlīnijām, ar kurām mēs katrs strādājam. Tas, vai šobrīd ir viena vai ir divas organizācijas, nav izšķiroši. Respektīvi, izšķiroši ir kas cits.
Šeit mēs skatāmies uz privātu finansējumu. Manu algu maksā Starptautiskā olimpiskā komiteja un ne Latvijas valsts. Līdz to mēs skatāmies uz kaut ko citu. Tas pats, ko saka darba devēji. Jāsāk ir no augšas un tad ir jāiet uz leju. Jo mēs sportam naudu varam atrast un nav problēma, tikai ir jābūt gribai to izdarīt. Mēs šeit daudz pieskaramies par to pašiem biedriem un federāciju vadībām pārējiem. Mēs šeit varam aicināt uzklausīt mūsu viedokļu studijā, proti Aigaru Kalvītu un Eināru Fogalu par viņu viedokli par to, kā bija un kā varbūt ir šobrīd. Bet tad varētu teikt, ka tajā laikā arī federācija pārstāvniecība bija tāda spēcīgāka vadības ziņā tieši? Lielā mērā jā. Jo bija skaidrāk nodefinētas problēmas, skaidrāk nodefinēti sasniedzamie mērķi. No sporta federācijām, ja? Ko es redzu, ka šobrīd faktiski šajā dialogā ar politiķiem pietrūkst skaidrība, precīzi noformulēts mērķis, ko mēs gribam sasniegt, problēmas apraksts, kādēļ mums šis ir vajadzīgs, un ko mēs piedāvājam, kā šo problēmu risināt. Jo manā uzturē tādā vienkāršotā formā, kad mums vajag vairāk naudas, tas nestrādās. Ziniet, tur vairāk pat varbūt ir kaut kāda vēlme arī demonstrēt savu pārākumu. Tas jau nav tikai tas, ka neinteresē sports. Ja mēs paskatāmies kaut vai basketbolu, tagad pārbaudas spēles bija, tu taču visa plejāda politiķu sēdēja pirmā rindā pie. Tātad viņiem interesē tur sevi parādīt. Ja? Tā kā es nevarētu teikt, ka tur nav intereses. Drīzāk domāju, ka tur varbūt ir vēlme parādīt savu pārākumu, savu varu. Mēs tā kā jums liksim, tā jūs darīsiet. Nevis tā kā jūs gribēsiet. Es tā gribētu teikt. Tā ir klaja neusticēšanās NVO. Jūsu laikā tas sporta vadošo cilvēku lobijs bija spēcīgāks, jūsuprāt, kā šobrīd? Vai? Nē, protams, tur vispār nevar salīdzināt. Saprotiet, tajā laikā bija interešu konflikta likums, nebija līdz tādam absurdam novests, ka cilvēki vairs nedrīkstēja neko citu darīt. Visur tika zīmēti interešu konflikti, mūsdienās tiek zīmēti. Tajā laikā, ja paskatīties uz Olimpiskās komitejas asambleju, tur bija pārstāvēti visi lielo pašvaldību vadītāji. Pašvaldības tāpēc arī ļoti nozīmīgi sporta finansētāji, ļoti nozīmīgi. Ja? Un ja tur sēž pilsētu mērija un visos ir vēl olimpiskie centri, tā ir viņu arī viena no dzīves sastāvdaļām. Ja mēs šobrīd paskatāmies, tad pašvaldību vadītāji ir izslēgti. Jo es pats arī aizgāju no Olimpiskās komitejas izpildu komitejas tikai tādēļ, ka tika pieņemti tādi interešu konflikta likuma skaidrojumi, kas aizliedza man kā uzņēmējam atrasties izpildu komitejā. Neskatoties uz to, ka es tur nesazīmēju nekādu interešu konfliktu. Es neredzu tur interešu konfliktu. Bet mēs, tā kā notika izpildu komitejas pārvēlēšanas dažus gadus atpakaļ, tā puse izpildu komiteja vienkārši atstāja šī interešu konflikta dēļ izpildu komiteju. Pirms tam tika nozāģēti visi pilsētu mēri. Tātad, kurš tad var vēl labāk lemt par sporta attīstību kā cilvēki, kas pirmkārt finansē, un cilvēki, kas tajā sportā ir funkcionāri, ja, kas reāli vada to sportu. Tad arī mēs nonākam pie tā, ka šobrīd arī sporta pārvaldība ir ļoti novājināta. Viņa ir novājināta. Ne tuvu vairs nav tāda, kāda bija 10 gadus vai 15 gadus atpakaļ. Jo tajā laikā strādājot un ejot uz ministru kabinetu aizstāvēt sporta programmas, mēs smējāmies, ka bija 3 lietas, pa kuru bija gatavi diskutēt visi un iesaistīties visi. Viena no tām bija sports. Otra no tām bija tēma, kas ir saistīta ar satiksmes lietām, tur transporta līdzekļu vadīšanām. Un tad, protams, vēl virkne brīvā laika hobija, tur sākot ar makšķerēšanām, beidzot ar medībām. Tās bija tās tēmas, kur visi bija diezgan lieli speciālisti. Tā kā šajā jomā bija pietiekoši daudz dzirdīgas ausis. Arī pretrunīgas reizē, bet pats galvenais, kas tajā laikā vienoja, bija ļoti spēcīga sporta nozares pārstāvniecība, spēcīgs galds, kur bija iesaistīti visi, sākot no sporta organizāciju vadītājiem, līdz pat ministru kabineta pārstāvjiem, pašvaldību vadītājiem, kas veidoja tādu spēcīgu, vidi,
kurā vispirms tika izdiskutētas un prioritārā secībā sarindotas sporta nozares vajadzības, tad tika izstrādāts rīcības plāns, kā mēs šos, teiksim, kaut vai viena no aktuālajām problēmām tajā laikā jauna valsts sporta būvs bija diezgan kritiskā stāvoklī. Ja? Un tika radīts projekts, kā veidot Latvijā olimpiskos centrus. Ja? Nopietns, pamatots projekts, kurā bija iesaistīti gan pašvaldību vadītāji, gan sporta organizāciju vadītāji, gan valdības pārstāvi. Ja? Spēcīgs, nopietns plāns, kādā veidā šo problēmu risināt. Un līdz ar to arī tālāk aizgāja budžetā programmas, kas bija saistītas ar skolu, sporta objektu attīstību, ar pašvaldības dažādu infrastruktūras objektu attīstību, bet pats galvenais, ka šajā stāstā bija tāds kolektīvais darbs, kolektīvs finansējums. Tas nebija tikai viens finansējuma avots no valsts budžeta. Šeit valsts nāca ar savu daļiņu talkā, pašvaldība nāca ar savu daļiņu talkā, un bieži vien arī privātie uzņēmēji nāca ar savu daļiņu šajā procesā. Jāsaka, ka tur ir ļoti liels atšķirības. Ja pirmkārt, mēs skatāmies uz to pašu pamatbudžeta programmām, tad mums bija izveidota 2000. gadu vidū sistēma, kur sastāvēja no piramīdas. Apakšējā daļā bija tautas sports, vidējā daļā bija bērnu un jaunatnes sports, un augšējā piramīdas galā bija augsts sasniegums sports. Viss šīs budžeta programmas tika finansētas. Tā kā atšķirībā no šiem laikiem, ka viss tas ir kaut kā nokoncentrēts, šobrīd nav atbalsta augsts sasniegums sportam, ja? Un lielā mērā es uzskatu, ka augsts sasniegums sports ir ļoti svarīga budžeta sastāvdaļa. Tāpat kā nozare, jo tas ne tikai veicina valsts atpazīstamību, mēs lepojamies ar savām uzvarām, mēs ceļam nācijas pašapziņu. Un šobrīd patiesībā ir tā situācija tāda, kad augsts sasniegums sportistiem ir jācīnās par izdzīvošanu. Vienkārši viņiem jāizdzīvo, viņiem nav tādas budžeta programmas, kā tas varbūt bija iepriekšējos laikos. Otra lieta bija ļoti nopietna investīcija programma, jo manas valdības laikā mēs sākām Olimpisko centru attīstības programmu un tika visos reģionos uzbūvēti olimpiskie centri. Tie pēdējie varbūt ir Daugavpils, Zemgale, uzlabu ieguldījumu Ventspils centrā, ja, tāpat pirms tam bija Liepāja, Valmiera, un šie olimpiskie centri tika uzbūvēti, un viņi tika finansēti no valsts programmas, kas sedza valsts izsniegtos aizdevumus. Tātad sports saņēma līdzekļus infrastruktūras attīstībai. Šobrīd, laikam, 28. gadā beigsies pēdējie maksājumi par šiem ieguldījumiem. Laikam pēdējie centri, kas nav izmaksāti līdz galam, ir Jelgava un Daugavpils, un laikam daļai Ventspils. Tā kā tika tajos laikos uzbūvēta ļoti nopietna sporta infrastruktūra, kur šobrīd mēs redzam, ka ieguldījumi infrastruktūrā notiek spontāni. Kaut kur kaut kas tiek darīts, kaut arī tā pati basketbola māja, ko uzbūvēja, kur tika solīts, ka tur būs tribīnes un reiz skatīties, ka tur kaut kas ir uzbūvēts, beigās izrādās grozi nav nopirkt, un tur beigās nekādas sacensības nopietnas aizvadīt nevar, un tas ieguldījums ir, manuprāt, nepilnvērtīgs. Ja? Un šobrīd, jau paskatoties uz šodienas acīm uz sporta infrastruktūru, ir pagājuši no 2007. gada, ir pagājuši jau 18 gadi, tur jau prasās ieguldījumus, lai viņi uzturētu labākā līmenī. Vēl ko es varētu minēt, manas valdības prioritāte tajā laikā bija balstīties uz nevalstisko sektoru, un mēs ļoti daudz uzticējāmies sporta federācijām un sporta organizācijām, jo tā nav valsts funkcija vadīt sportu valstī. Un līdz ar to tika deleģētas šīs funkcijas nevalstiskam sektoram. Šobrīd es jūtu, ka ļoti liela neusticēšanās pret nevalstisko sektoru tiek apvainota naudas izšķērdēšanā, neliederīgos tēriņos, kaut kādās vēl citās lietās, ko sabiedrība varbūt uzņem kritiski, bet ja šīs uzticības nav starp nevalstisko sektoru un valsti, tad arī tur nekāds kopīgs rezultāts nevar būt labs. Šeit uzklausījām viedokļus par pašreizējo sporta pārvaldību. Raimond, kā teiktu, cik problēma aprakstīta precīzi un cik tu varbūt to arī saskatīji loku virzienā, vadošo organizāciju virzienā, kur nedaudz ieskicē? Pirmkārt, man jāsaka, ka Fogeļkungs, kā starptautiskās kamaniņu federācijas prezidents, viņam būtu jāzina,
un jāpārvalda, kad Latvijas Olimpiskā komiteja bija ziemas programmas virzītāji un Milānas spēlēm sagatavošanās etapā jaunu kamanu, jaunu bobu nopirkšanai. Mēs dabūjām vairāk nekā 2 miljonus. Un nevar ja cilvēks, kurš ir iesaistīts starptautiskajā tātad attiecīgi apritē šajā federācijā, attiecīgi viņam būtu jābūt vismaz informācijai par to, kas ir izdarīts. Tāpat es gribētu teikt, ka gan tie viedokļi, gan tie konkrētie darbi ir paveikti. Un darbi ir tie, kas runā par manu darbu. Fogeļa kunga laikā varbūt bija savādāk. Mēs redzējām tas mantojums, tomēr man bija diezgan skarbs. Parīzes spēles ar tikai 29 atlētiem. Tas ir, manuprāt, kaut kur bijis kaut kas sportā, kur nav varbūt. Bet mēs jau iepriekš runājām, jūs pats minējāt, ka atlētu skaits nav tik svarīgs. Tad mums nākamajās Losandželosas spēlēs to varēsim izmantot kā logdarba rezultātu, kā kritēriju. Es gribētu teikt, ka mums ir jāskatās. Tad atlētu skaits, ka viena no lietām bija, kad kritērija mainījās un respektīvi tā kvalificēšanās bija. Ja? Bet mēs varam redzēt atlētu minimumu, kas tur bija pārstāvēts. Ja? Mums ir nepieciešams daudz vairāk ieguldīt sportā, jo tad mēs redzēsim rezultātu. Vieglatlētika ir šim dziļš piemērs. Un Sietiņas kundze šis panākums, kas bija šobrīd pasaules čempionātā, tāpat arī jaunatnes olimpiādē, kas nu pat bija Skopjē, liek domāt, ka, ja pareizi izmantot un jaunatni attīstīt un viņiem dot šo iespēju sportot un balstīt viņus, tas rezultāts ies uz augšu. Mēs šobrīd Milānas spēlēm gatavoties, mēs redzēsim, kas notiksies. Mēs esam no savas puses mēs esam izdarījuši visu, lai kāds no sportistiem sasniegtu savu augstāko rezultātu un aizvestu uz Milānu atjaunotās Latvijas valsts vēsturē lielāko ziemas sporta delegāciju. Attiecībā par Kalviešu kungu teikto, jā, es pilnībā piekrītu tam, kad dažbrīd mēs paši nesaprotam, ko mēs darām. Mēs tikai tagad jau jaunajā loku sastāvā individuālo biedru rindās redzam pašvaldību pārstāvis. Tur redzēsim, kas notiks nākamajā asamblējā un kā tas virzīsies uz priekšu. Bet skaidrs, ka arī tas Knaba ziņojums, attiecīgi, kurš bija iznācis par interešu konfliktiem, viņš ir diezgan interesants. Un šī interešu konfliktu piemērošanas kārtība vienkārši neļauj tiem cilvēkiem ieņemt vietas pie galda. Tā tas, diemžēl, ir šobrīd likumdošanā. Protams, ka es būtu priecīgs, ja būtu pilsētu mēri, ja būtu federācijās bijušie premjeri, bijušie prezidenti, ir ar ko apspriest, ir ar ko iet uz priekšu, katrs ar savu laiku pieredzi. Tas dod tikai pienesumu sporta vadībai. Bet ir jau arī, protams, no viena grāvja otrā šie interešu konflikta likumi arī tieši ir pieņemti, lai novērstu tās varbūt ne pārāk biežās, bet tomēr situācijas, ka tas tiek izmantots nelabvēlīgi. Es nezinu, kurā brīdī tad mums ir jāliek konkrēti piemēri galdā. Tāpat Kalvišs kungs ir ilgus gadus bijis Hokeja federācijas prezidents, ilgus gadus vācis ziedojumus un zin kā uzturēt hokeju. Bija patās Vējokūks, arī basketbola federācijas prezidents. Lai vai kā, lielie basketbola spēki ir atvesti viņa laikā uz Rīgu. Ir lietas ar saviem plusiem, un, protams, gan jau... Es vēlējos pamatot, ka likums nav pieņems no zila gaisa. Tas tomēr domās, lai novērstu konkrētas situācijas. Bet jums liekas, ka jūs šobrīd valsts pārvaldē neatradīsiet konkrētas situācijas, kur ir interešu konflikti? Atradīsiet, es jums varu vācu piemēru minēt. Vācijā, piemēram, ja Vācijā kāds ierēdnis ieņem ar savu algu, ieņem amatu Latvijā kādā kompānijā, tad, ja viņam šeit kaut ko piemaksā, tad viss tā piemaksa aiziet valsts budžetā, bet dubultu algu viņš nesaņem. Varbūt, es nezinu, ir kaut kāds tāds neparastāks stāsts no šiem procesiem visiem, ar ko varat padalīties, tā atmiņās. Tāds interesantāks. Viena no problēmām
ja mēs tagad skatāmies, ka mums ir balvas par izciliem sasniegumiem sportā, jā, un faktiski tajā laikā tā bija viena no problēmām, kā motivēt mūsu sportistus. Tas bija 90. gadu sākumā, konkrēti pirms Atlantas spēlēm, faktiski jau 90. gadu vidus, jo nav noslēpums, tajā laikā arī tika mūsu valsts sportistiem izteikti, vadošiem sportistiem, tika izteikti dažādi priekšlikumi pārstāvēt ne tikai Latviju, jā, un tika mēģināts ieinteresēt arī ar tādām materiālām lietām. Bet jebkurā gadījumā, lai šis motivators būtu, protams, arī tika radīts projekts balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Un viennozīmīgi tā koncentrēšanās notika uz olimpiskajām spēlēm, pirms Atlantas spēlēm. Toreiz mēs to projektu sagatavojām kopā ar Olimpiskās komitejas. Es toreiz vadīju sporta pārvaldi, tur Vilnis Baltiņš vadīja Latvijas Olimpisko komiteju. Devāmies uz ministra kabineta sēdi. Toreiz, ja nemaldos, tā bija Andris Šķēlis, viena no valdībām, jā, kurā tad šis projekts bija jāizstāv. Projekts. Mēs toreiz bijām sagatavojuši savu piedāvājumu, jā, kas ne tuvu nebija gala rezultātam. Jā, gala rezultāts ievērojami pārsniedz. Stāsts sākās tā kā vairāk solīšanu toreiz. Kā parasti mēs salīdzinamies ar tuvākajiem kaimiņiem, un toreiz Erika Salomē, olimpiskā čempiona, un bija jautājums, ko Igauņi izdarīja. Ko Igauņi izdarīja? Igauņi uzdāvināja Erikai Salomē māju. Tad sākās, cik māja maksā. Toreiz nonāca līdz ciparam 100,000 lati. Jā, no tā arī sākās šis budžets, no tā arī sākās šie cipari. Jā. Tas bija tāds, varbūt negaidīts, bet katrā ziņā ļoti patīkams gala rezultāts sportistiem, es domāju. Kāds bija, ja atceraties, vai varat atklāt, kāds bija jūsu pirmais solis šajā daudzsolīšanas kampaņā? Apmēram dalīts ar 3. Apmēram dalīts uz 3, ok. Jā. Mums jāsaprot, ka laiki mainās un ir mainījušies, un tas, kas strādāja pirms 20 gadiem, nestrādā šobrīd. No vienas puses, diemžēl, no otras puses, labi, ka tas tā nestrādā. Nevienam, kas iesaistīts sportā, nav noslēpums, ka ir bijuši laiki, kad faktiski sporta politika tika veidota Elizabetes ielā, vecajā lokēkā, un ministrija bija tikai izpildītais tās politikas veidošanas. Tieši tas rezultēs no tā, ka tur bija spēcīgs lobijs, savākti cilvēki, kas varēja loka izpildu komiteju pie galda nolemt, un tālāk katra savā lobija ietvaros varēja to izlabēt un atrisināt. Šobrīd laiki ir mainījušies. Tā tas vairs nevar būt, bet tad vajadzīgs tas spēcīgs ierēģņu aparāts, kurš bez tā spēcīga lobby var atrisināt elementāras sporta nozarēm vajadzīgas problēmas. Kaut vai konkrēts piemērs. Šobrīd mums nav ierēģņu aparāts pietiekami spēcīgs. Es par to saku, ka tad vajadzīgs varbūt ne konkrēti spēcīgs ierēģņu aparāts, bet sistēma, kas strādā. Diemžēl šobrīd gan sistēma nestrādā. Labi, es netaisos tur vērtēt, kāds viens labi strādā vai cits labi, bet acīm redzam, ka šobrīd, diemžēl, bez tā lobby un nestrādājuši sistēmu, mums ar katru gadu vien grūtāk strādāt vispār kopumā sporta nozarē. Ja? Kaut vai sakot konkrēts piemērs par to tiesnešu apmaksas regulējumu, skaidrs, ka tas ir 10 gadiem vajadzīgs nozarē jautājums, kas atvieglos dzīvi. Tad vajadzīgs spēcīgs aparāts vai sistēma, kas šo problēmu saprot un atrisina un izbīda tālāk. Tā tas nenotiek, spēcīgs lobijs nav, laiki ir mainījušies. Un šobrīd, diemžēl, mēs esam tādā stadijā, kad vecais vairs nestrādā, bet jaunais nekas vēl nav labi, tad nozare nemāk pielāgoties esošajiem apstākļiem. To mēs arī secinām. Tad varbūt sporta nozare nepietiekami dara. Tajā ziņā. Es gribēju arī paturpināt, arī par to atgriezties bišķiņ pie budžeta. Ja? Kā bija agrāk? Bija visu uzgrūst sporta budžetam, tāpēc, ka bija iespējams izlobēt, palielināt to budžetu vai kādu savādāk piefinansēt no mēžiem vai no kaut kā. Bet paskatāmies, mums ir Mūrjāņu ģimnāzija, kas šobrīd 3 miljonus no budžeta. Tāpat laikā ir visās citas profskolas, tur pavāru skola vēl kaut kā, ko finansē no izglītības budžeta, nevis no sporta budžeta. Tāda veida mēs vienkārši izņemam 3 miljonus no sporta budžeta. Tajā laikā tas iespējams strādāja. Šobrīd tas jāsaka risināt. Otrs moments mums ir veterānu pabalsti, kas absolūti pareiza, vajadzīga lieta. Bet kāpēc mums dejotājiem vai operas dziedātājiem maksā no labklājības budžeta, šeit maksā no sporta budžeta? Atkal uzgrūžat to visu sporta budžetu.
Un tās vienkārši vēsturiski tā izveidojies, ko šobrīd, diemžēl, mēs būtu jāmaina, bet mēs nespējam to pamainīt. Šeit gribētu nedaudz arī pat praktiskai pusē pieskarties, jo proti tev iepriekšējā pieredze arī IZM sporta apakšdepartamenta vadītājs. Tur arī mainījušies cilvēki, un praktiski no visiem, ar ko man nācies sazināties, es jūtu, ka tā slodze ir milzīga, pienākumu ir daudz, un tas ir ļoti sarežģīti, un ka, principā, tas resurss, kā minēja, ierēģiņa aparāts ir maziņš. Un mēs reizē runājam par to, ka visi sūdzas, ka Latvijā ir liela birokrātija, ir daudz valsts darbinieku un tam tiek daudz tērēts, bet reizē es saskaros sporta apakšdepartamentu, kur ir pāris cilvēki, kuriem ir ļoti daudz pienākumu, milzīga atbildība. Vai tu tā pasakāties ar savu pieredzi? Tad, kad man bija pusgads, es tā neteiktu, ka tur milzīgi bija. Mums bija problēma. Lielāka problēma, es domāju, ka arī šobrīd vēl joprojām IZM sporta departamentā lielāka problēma. Kvalitatīva zinoša jurista esamība sporta departamentā. Tad, kad bija Severas kungs, viņš bija, man liekas, viens, kas gan rakstīja, gan domāja, gan izgudroja, gan tāds viens, kā šis cilvēks orķestris. Cilvēks orķestris, jā. Šobrīd, manuprāt, tā lielāka problēma ir tieši jurista neesamība. Nē, tur ir vēl viena problēma. Tu prasīji par ierēdniecību. Es gribētu teikt, ka ministriju starpā ir ierēdņu starpā nesarunāšanās. Šī ir galvenā problēma. Ar to mēs saskārāmies arī Milānas spēļu finansējuma saņemšanas laikā, kur beidzot, kad izdevās kontakts ar katru atsevišķu no tiem ierēģiem, tad tas, uzņemot šo kontaktu, viss darbs sākās raitāk un raitāk ritēt. Ja. Un tā nesarunāšanās vai neesamība ir tāds garš stāsts. Ja. Viens no piemēriem es varu pateikt un stāstam par to, kā bija vai kā nebija. Tātad darbs jau valdībā, labi, šobrīd ir ģeopolitiski apstākļi savādāk. Ja. Ne ar ko neatšķiras no laika, kad Kalvišs kungs bija premjers. Kad Kalvišs kungs bija premjers, tad pārisoru koordinācijas centra kā tāda nebija. Tad ministra prezidenta birojas veica šīs funkcijas, ko darīja pārisoru koordinācijas centrs. Pēc tam izveido centrus un tā tālāk. Mēs jau paši ar šo birokrātiju mazliet esam apauguši, un vienkārši laiki, kā Vladimirs teica, ir mainījušies, un cilvēki varbūt fokusējas uz vienu lietu un neredz daudz plašāk, un tas kvalitatīvais cilvēks vienkārši ir atradis vietiņu ārpus valsts pārvaldes, un tiešām valsts pārvaldē mainās jauni cilvēki. Mēs jau jaunāk, kā saka, neviens nepaliekam, bet ar to ir jārēķinās. Acīm redzot, tas pielāgošanās laiks un ar izcināšanas laiks ir kļuvis daudzreiz ilgāks. Par tavu komentāru attiecībā par pielāgošanos. Mēs pieņemsim no savas organizācijas viedokļa, redzot to problēmu tajā pusē, protams, ka arī cenšamies pielāgoties un tādā ziņā nākot ar pilnībā gataviem grozījumiem, reglamentējušos dokumentus, kas būtu jāievieš un kas atvieglo dzīvi. Tāda veida vismaz cenšoties palīdzēt tur. Šobrīd veidojas okay. Es ļoti labi apzinos, ka kāds tas ir process, ka tu nevari atnākt sarunāt čau vai samainam to. Tā tas nenotiek. Tas ir noteikti ir process, bet vismaz nākot ar gatavu jau grozījumu iniciatīvu. Tad dzirdēt tev kāds? Vismaz ir cerība, ka tas virzīsies uz priekšu. Jā. Tas ir stāsts par azartspēļu likumu, ja, ko tu arī iepriekš komentējies. Ne tikai tas, kas ir publiski, bet arī kas nav publiski. Bet vismaz mēs savu lomu redzam vairāk kā tāds nozares balss, ko var sakārtot sakaram. To, ko vajag risināt augstajā politiskajā līmenī, tas ir cits stāsts. Bet vismaz tās lietas, ko bez ministru vai prezidenta iesaistes var atrisināt to. Konkrēts piemērs, piemēram, kā viņš tev sauc, izšķirdēšanas likumu. Ja IZM virza publiskās mantas izšķirdēšanas likuma grozījums, kas paredz ne tikai sabiedriskām labuma organizācijām nodot bezaldzības lietošanu, bet jaunatnes organizācijām, kāpēc tur nevar iekļaut arī privātas sporta skolas? Ja ir jaunatnes organizācija atsevišķi status, viņa saņem par kaut kādiem nopelniem atsevišķu status, un uz kā rēķina var saņemt bezaldzības lietošanā publisko mantu, kāpēc privāta skola tā nevar rīkoties? Jo privāta skola ir akreditēta izglītības iestāde, viņi vismaz tuvinot viņas tam pašvaldībām, kur viņi strādā, var attiecīgi viņu arī iekļaut. Ja mēs redzam šo situāciju, kas var palīdzēt nozarei, mēs fiksi sagatavojam priekšlikumus, sniedzam un ejam uz ministriju runāt, ka tas ir svarīgi nozarei virzam kopā. Aizies tas?
Nezinu. To jūs darat pietiekami, ja? Mēs cenšamies uz visu šo reaģēt un sniegt savus priekšlikumus. Ir pietiekami tas, ko jūs darat. Es domāju, nozare, vadošo organizāciju vadītāji, jūs tā skaitā. Pietiekami darat, lai paši teicāt, ir jāpielāgojas jauniem apstākļiem. Tie laiki bija citādāk, šobrīd ir citādāk. Jūs darat šobrīd pietiekami to savu iespēju robežās. Es varu, katra organizācija ir uzlikusi, acīm redzot, savu plānu. Mūsu plāns bija līdz Milānas spēlēm, tātad bija šīs programmas un tā tālāk. Bet tu pieminēji vienu ļoti labu stāstu, azartspēļu. Pagūsim, Raimonds, par to mēs tā būs atsevišķi mazā tēmā. Bet šis ir stāsts par to, ka ja pagājušajā gadā, paaugstinot nodokli, bija skaidra vienošanās ar nozari, kad tiks sakārtota un pielāgota likumdošana atbilst Baltijas valstīm, jo nauda ir pelēkajā zonā. Mēs šodien, kā Latvija, nesakārtojot šo likumdošanu un ieliekot atvilknītē, reāli atbalstam betingu stāstā nelegālo tirgu, kuru mums sakārtot palīdzētu pieņemta skaidra likumdošana. Pie skaidras likumdošanas tu arī naudu vari ieņemt sportā vairāk, tu pie skaidras likumdošanas vari kontrolēt nelegālo tirgu un vari to atvienot. To pierādīja Parīzes spēles. Šobrīd runājot un skaļi runājot, tu runā vairākas nozares par šo. Te mēs esam. Turpinam runāt, runāsim un vēl jau vairāk turpināsim vēl runāt. Bet man ir jāaicina arī jūs, kā 4. varas pārstāvi, ļoti aktīvi piedalīties diskusijā. Un viens no šīs stāsta arī īstajiem momentiem ir tātad kvalitatīvu diskusiju trūkums, taiskaitā žurnālistikā. Un ja žurnālistikai nebūs svarīgs cilvēku, un sāksim to no skolas vecuma, bērna veselība, viņa fiziskās aktivitātes un tā tālāk, tad mums nebūs nekā skaidrs, ka šeit nevar savākt klikšķus. Un klikšķu vākšana ir arī viens no jaunradēm, kas nebija tajā laikā, par ko runāja Aigars, bet tur bija kaut kas cits. Tur bija arī jāpārdod avīze tā sava veida. Tāpat klikšķu vākšana gan ir. Bet labi, tu nedaudz pieskāries solījumiem, kas var palikuši piemērs. Tam līdzīgi šeit ir jāatgādināšu. Mēs runājam par tā iepriekšējā gadā, šī gada budžetu 56 miljoniem. Kaut kur bija oficiālāks un mazāk oficiālāks runas, ka šis Eurobasket finansējums paliks šajā bāzes finansējumā. Kā mēs redzam, pašreizējos plānos tas īsti nefigurē. Par šiem un citiem solījumiem, es domāju, īstais brīdis ir izklausīt to politisko spēku, ko mēs piesaucam, proti, Izglītības zinātnes ministrijas Dāvi Mārtiņu Daugavieti. 2026. gada valsts budžets ir finiša taisnē. Kas tur reāli tagad notiek darbā ar sporta budžetu? Jāgaida tikai balsojums vai pēcstundās jāsēž pie Excel, lai savilktu galus kopā un atrastu, kur ietaupīt? Principā, jā, darbs pie budžeta jau, kā jau minējāt, tiešām iet uz beigu stadiju. Principā nākamnedēļ gaidām, aiznākamnedēļ gaidām, ka budžets varētu tikt iesniegts arī Saeimā. Sporta budžeta lai saprastu par to kopējo apjomu, kāds sporta budžets būs. Sarunas visu vasaras garumā, teikšu tā, bija diezgan spraigas. No sākuma iezīmējās situācija, kur varētu būt iespējams sporta budžetam samazinājums. Par to ministrijā diezgan asi iestājāmies pret to. Argumentējām kolēģiem, citām ministrijām, finanšu ministrijai, lai tas budžets paliktu vismaz tā bāze, neskatot tos, kas šogad bija pie Eiropas, kad palika tādā pašā apjomā, kāda tā bija līdz šim. Tas ir principā mazliet virs 51 miljonu eiro. Šogad gan ar atkāpi par to, ka bija vienreizējs pieaugums saistībā ar Eiropas, kad budžets bija 56 miljonu eiro, bet tagad atgriezīsimies pie šiem mazliet virs 51 miljonu. Ja runājam par konkrētām budžeta pozīcijām, tad ministrijā šobrīd arī strādājot pie jaunā sporta šī finansējuma sistēmas, esam iezīmējuši, kā redzam, kā varbūt mazliet pārdalīt konkrētas pozīcijas esošā budžeta ietverā, bet to tad arī šī budžeta izskatīšanas gaitā noteikti arī informēsim plašāku sabiedrību un arī pašu sporta nozari, jo skaidrs, ka šāda veida izmaiņas principā gan arī vienmēr nav populārs. Viņas nav populārs, jo, lai kādai pozīcijai pieliktu, no kādas arī noteikti ir jāatņem, ņemot vērā to, ka budžets nepieaug. Protams, arī no ministrijas puses uzskatām, ka
sporta budžetam būtu jābūt lielākam, bet arī tajā pašā laikā apzināmies ģeopolitisko situāciju, apzināmies to, ka mūsu kaimiņos ir agresoru valsts un ka šobrīd galvenā prioritāte tiešām ir šī valsts aizsardzības spējas stiprināšana, tāpēc arī strādājam tā budžeta ietveros, kas mums ir iezīmēts. Un tas, ko gan jau ir svarīgi piebilst, ka mēs no ministrijas puses nemainām mūsu uzstādījumus un mūsu galvenā prioritāte ir bērnu un jauniešu sports, kā arī vēlamies vēl vairāk tieši no valsts puses atbalstīt tautas sporta šo segmentu, jo arī principā analizējot līdz šim, kā šis budžets ir sadalījies, tad tautas sports ir principā atstās tādā diezgan lielā novārtā un no tās kopējās summas, ko tieši valsts piešķir, neskaitot pašvaldības sadaļu. Principā tautas sportam atšķirībā pa gadiem pārsvarā aizgājis 1 vai 2% no kopējā šī sadalījuma. Tāpēc, teikšu tā, darbs notiek, bet priekšā arī vēl aizvien, protams, ir sarunas gan ar politiķiem, gan arī ar pašu nozari, lai skaidrotu šos lēmumus. Un, principā, šī budžeta virzība ies uz priekšu, tad jau arī noteikti plašāk skaidrosim to, kāpēc esam izvēlējušies kādas konkrētas pozīcijas samazināt vai arī tieši pretēji palielināt. Jau principā tam pieskāries, bet runājot par to budžetu veidošanu, cik tas ir vienkārši matemātisks vai grāmatvedisks process un cik ļoti politisks process un cik ļoti kaut kāda sporta organizācija lobby to spēj iespaidot? Teiksim tā, es teiktu, ka tas nav vienkārši grāmatvedisks process, jo katrai budžeta pozīcijai pretīm ir konkrētas lietas, iniciatīvas, dzīvi cilvēki, organizācijas, cilvēki, kas sporto, un katrai ailītei principā pretī ir jāsaprot, ko nozīmē, ja tu tai pieliec ko klāt, vai arī tieši pretēji, ja tu kaut ko atņem. Un tas viss ir jāizsver tieši arī veidojot šo budžetu. Skaidrs, ka dažādiem politiķiem ir dažādas idejas par to, kā Latvijā sporta sistēma būtu jābūvē. Ir kolēģi, kas uzskata, ka varbūt tieši vairāk ir jāieinvestē šajā augsta sasnieguma sportā, kas noteikti arī ir būtisks, bet neuzskata, ka tai būtu jābūt galvenajai tieši valsts prioritātei. Un tad ir, tā kā jau es minēju, ka mūsu kā ministrijai šī galvenā prioritāte ir bērnu un jaunieši, kā arī šis tautas sports. Sporta organizācijām noteikti ir ietekme, diskutējot ar politiķiem, tāpat kā jebkurai citai nevalstiskajai organizācijai, kas ir iesaistīta šajā budžeta sarunu procesā. Sākot, tieši mēs runājam par izglītības nozari, tā pieņemsim ir Līzda vai Latvijas pašvaldības savienība, bet arī kopējā budžeta kontekstā pieņemsim darba devēja konfederācija vai LTRK. Tas, kas, protams, varbūt ir iezīmējies šajā sakarā, ka sporta organizācijas kaut kādā ziņā varbūt nav līdz galam, tieši šīs lielās, kas pārstāv federācijas, nav varbūt līdz galam tik pieredzējuši varbūt kā citu jomu šīs interešu aizstāvis, gribētu teikt tā, un lai nepārprast, tas nav domāts to, ka nav pieredzējuši, jo tādā veidā, ka pirms tam nav piedalījušies tādā veidā sarunās, jo organizācijas paši par sevi skaidrs, ka ir to darījuši jau no 90. gadiem, bet varbūt tieši šajās organizācijās nesen ir mainījusies vadība, un šis budžeta pieņemšanas procesā ir bijuši arī pāris, teiksim tā, komunikācijas, varbūt tādas nesaprašanās starp mums un nozari, bet esam to risinājuši, esam tikušies arī pēdējā mēneša laikā, esam gan Sporta federāciju padomu runājuši, gan Latvijas Olimpisko komiteju, kas ir diezgan skaidri iesūtījuši šo savu budžeta pozīciju pieprasījumu, bet skaidrs, ka arī visu nevarēsim apstiprināt tādā apmērā, kā viņi to ir lūguši. 2026. gada sporta budžets izskatās, ka lielā mērā ir nemainīgs no iepriekšējā gada. Tikai Eirobasket 2025 finansējums nav iekļauts, taču piešķirot LBS finansējumu bija runas, ieskaitot arī Kaspar Ciprus teikto, ka tas tiks pievienots sporta budžeta bāzes finansējumam nākamajiem gadiem. Vai šāds plāns patiešām bija? Un, ja jā, kādēļ tas nav piepildījies? Jā, arī tagad es tajā brīdī, ka gāju šādu veidu sarunas vadīju Saeimas sporta apakškomisiju, tiešām tāda veida teksti bija, bet šajā brīdī arī pārstāvot tieši Izglītības un zinātnes ministrija. Mums Finanšu ministrija ļoti skaidri norādīja, ka tas ir bijis vienreizējs pasākums, ka tur īsti nav pat pamata runām par to, ka šī summa varētu pārvirzīties uz citām sporta budžeta pozīcijām, bet centāmies uz to uzstāt, bet Finanšu ministrija šajās sarunās bija diezgan nelokāma. Man ir grūti komentēt, kāpēc Ciprus kungs to teica.
teica, vai arī kāpēc sporta nozarei bija radies šāds iespējas, jo tajās 2 gadus atpakaļ tajās sarunās es vēl nepiedalījos. Kas notiek ar jauno sporta likumu, jo gal galā pavasarī tas tika nodots publiskajā apspriešanā. Kāds tagad ir darbs? Šobrīd esam saņēmuši vairāk kā 100 priekšlikums sporta likumam pēc šīs publiskās apspriešanas. Esam izgājuši šo raundu gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan arī šobrīd ar ministrijām to pabeigsim. Un principā tuvākajā laikā viņu vajadzētu nodot ministru kabinetam skatīšanai. Jā, paldies Daugaviešu kungam. Vladimir, tu gribēji arī nokomentēt par šiem 56, 51 miljonu, par ko Rolands jau jā, es nezinu, kurš stāstīja, ka tā nauda varētu palikt budžeta. Mēs šeit varam skatīties to, kas šo naudu saņēma un uz to pusi lūkoties. Es domāju, ka tas vairāk bija vēlme vai aicinājums par to pacīnīties, bet, manuprāt, bija skaidrs, ja kāds vispār lasa un iedziļinās tajos dokumentus, kas šajā sakarā ir tapuši, tad bija skaidri redzams, ka tas ir apropriācijas pārdala no ekonomikas ministrijas konkrētam mērķim. Pie tā pieņemot valsts budžets netiek pieņemts 1 gadam, viņš tiek pieņemts 3 gadiem. Un, ja mēs arī skatītos šī gada budžetu, tad mēs redzējām, ka budžeta ietvarā 26. 27. gads vairs tie 5 miljoni nav. Tad es uzreiz pirmajā, kad es dzirdēju par kaut kādu cīņu vai kad tas varētu palikt, man bija skaidrs, ka tas ir vienkārši vēlmes, jo pamata tam nekāda nebija, jo bija skaidrs redzams jau šī gada budžeta, ka tie 5 miljoni nākamajā periodā nav. Tāpēc par šo, manuprāt, nav vērts vispār diskutēt. Tas ir, protams, gribētos. Un tas ir tas, par ko arī mēs šajā savā ziņā nākot ar iniciatīvu par azartspēļu nodokļu novirzīšanu. Tas īstenībā tā summa, kas varētu šobrīd vismaz uz kādu periodu atrisināt visas tās sāpes, kas ir sportam. Gan sporta skolu finansējumu trūkumu, gan nacionālu izlašu atbalstu kvalificēties Eiropas fināla turnīriem un tā tālāk. Apmēram tie 5 miljoni tas varētu uz pāris gadiem vismaz atrisināt tas akūtas sāpes, bet pamata par to spriest, ka tas varētu saglabāties. Pirmkārt, es tev, Vladimir, pilnībā un galīgi nepiekritīšu. No politikas veidošanas viedokļa ir pilnīgi cits stāsts. Ja es atbildīgi rīkojos ar politiku, tad es redzu, ka es sarīkoju Eirobasketu, kurš nepārprotami būs pienesis. Tur tas pienesums būs. Tas būs pienesums, tas būs jau pastarpināts. Es pabeigšu tādu restīvu. Tādā gadījumā mēs esam no nodokļu maksātāja naudas vai no sporta kopumā izlietojuši 10 miljonus šī pasākuma sarīkošanai. Skaidrs ir, ka ja basketbols ir ieņēmis un ieņēmis naudiņu, tad naudiņai jāpaliek bērnu jaunatnes tur attīstībā un tā tālāk. Tas ir pavisam skaidrs, bet tas pats pievienotās vērtības nodoklis un tā pievienotā vērtība, kas ir radīta šeit uz vietas, arī ir ģenerējusi naudu, kura būs ar kārtām plusu no tā, kas ir redzams no tā skatītāju skaita un pēc tiem aprēķiniem. Un, manuprāt, būtu tikai godīgi no plānošanas viedokļa šos 5 miljonus arī novirzīt citiem sporta veidiem vai citas sporta attīstībai nākošajā gadā. Un šiem 5 miljoniem pie tiem ieņēmumiem bija jāpaliek pamatbudžetā. Tā ir atbildīga politika. Tā ir atbildīga politika pret visu sportu. Azartspēļu stāsts, tas ir cits jautājums, tas ir fonda jautājums, bet tā rīkotos atbildīgā politikā. Tad es papildināšu, Raimond, es neteicu par to, ka nevajadzētu palikt. Es teicu par to, ka tas atrisinātu un to vajadzētu darīt, bet pamatojumā, lai runātu par to, ka tas varētu palikt, nebija. Tāpēc, kā izējot no tiem dokumentiem, skaidrs, ka tā nebūs. Es tikai par to teicu. Piekrītu, jo dzirdot šo solījumu, es arī skatījos šo, kā minēju, 4 gadu plānu uz priekšu, un šis nākamais gados bija šis pamazinājums, un šis sporta budžets nepalielinās. Viņš paliek šie 51,4 miljonus prognozēt. Neviena brīdi neteicu, ka to naudu nevajag. Tas vēlreiz uzsvers, ka tas atrisinātu daudzas šī brīža sāpes. Bet vēlreiz, dokumenti par to nesaka, ka tas tā ir reāli. Šeit tas noved mani pie nākamā jautājuma. Reiz ir sastādīta prognoze. Arī ir ierakstījuši 27. un 28. gadiem, tur ir skaidra Latvijas sporta budžeta prognoze. Kas tad šobrīd, par ko mēs šobrīd runājam? Budžeta veidošana, šobrīd oktobrī sporta budžets, vai tas vēl kaut kas tiek ietekmēts, vai viss jau tā kā nolemts, atliek tikai nobalsot un parakstīt? Ko jūs šobrīd darat, cīnaties, lobējat, vai kas tā
praktiski notiek. Kāda ir tā ikdiena jūs šobrīd? Kas ir izdarīts vakar, aizvakar, ko jūs darīsiet rīt, lai būtu varbūt kaut vai tie paši 5 miljoni beigās vēl klāt? Vakar aktuālākais jautājums. Vakar bija sporta apakškomisija, kuras ietvaros tika nolemts to pašu dižpasākumu regulējumu, nonākt pie vienota redzējuma, kā viņu varētu uzlabot, lai tiešām viņš strādātu, lai tie miljoni, kas bija paredzēti šai programmai, tiešām strādātu un, kā Raimonds saka, dotu X2 vai X3 pievienota vērtību tālāk valsts budžetam. Vismaz paldies sporta apakškomisijai, kas nolēma, ka līdz 23. oktobrim, kad tiks skatīts budžets sporta apakškomisijai, vai 28. Ministrijiem un nozarei jānonāk pie vienota viedokļa, ko nes tālāk sporta apakškomisiju, kuras ietveros šis jautājums ir tiks skatīts, un es ticu, ka liela varbūtības iespēja tas varētu tiks risināts. Ja? Tas ir tāds aktuālākais jautājums. Protams, ka katrs arī no mums ikdienā arī nodarbojas vēl šo mēnesi, lai paspētu risināt. Jā, par to pašu tiesnešu apmaksas regulējumu. Pirmā kārta nebija super veiksmīga, kur finanšu ministrija neiedziļinoties atbildēja, ka tas var radīt negatīvo fiskālo ietekmi. Tad mēs ejam otro kārtu, mēģinām pierādīt, ka fiskāla ietekme tādam regulējumam īsti nebūs, un tad mēģināt vēl šī budžeta ietvaros paspēt, bet katrs nodarbojas ar savu. Stāsts ir par 28. oktobri, kad sporta apakškomisijā tiks skatīts sporta budžets. Skaidrs, ka mēs sporta budžetu pieprasījām gan 26., gan 27., gan 28. gadam, izejot no tām jaunatnes spēlēm, olimpiskajām spēlēm, kas būs tajos gados. Mēs saprotam, ka, piemēram, tāpat Losandželos, mēs nevaram akcentēt, ka 28. gads Losandželos, ja mēs tam negatavosimies 2 gadus iepriekš un nestrādāsim Latvijas tēlu, par ko mēs arī sporta apakškomisijā vakar runājām, tad par ko mēs runājam? Valsts savu pievienoto vērtību var radīt tikai tajā brīdī, kad viņa jēgpildi un strukturēti gadu gaitā iegulda. Šeit mums ir līdz 28. oktobrim laiks, mēs ar šo visu ļoti aktīvi strādāsim, bet es gribu teikt sekojošo. Tātad mēs zinām, kad ir kvalificējušās 2 komandas, tātad basketbols, volejbols sieviešu, vīriešu Eiropas pamatturnīram. Fināla turnīram, jā, nākamā gadā. Tātad attiecīgi hokejs ir kvalificējies pasaules čempionātam nākamā gadā. Tur ir vēl to gan tā īsti nevar par kvalificēšanos. Jā, labi, bet tu spēlēs. Viņi piedalīsies. Bet vēlreiz, mēs skaidri apzināmies to izdevumu apjomu, kurš būs nepieciešams balstoties uz normatīviem aktiem, kuri šobrīd ir. Pieprasot, tad es zinu, ka federācijas jau viņas mani par to ir informējušas, ir pieprasījušas budžetā naudiņu šo pasākumu tāda gatavošanās posmam. Kas sportā galdēs? Sapratne, brīvi nervi, lai mēs varam gatavoties un tā tālāk. Visas šīs federācijas šobrīd ir saņēmušas atteikumus. Atteikumus šo finansēt. Vai tad tas ir normāli, ka 28 gadu periodā sieviešu volejbola izlase, kas paveltīgi trenējusies, ņēmusies, treneris nav saņēmis atalgojumu, ir kvalificējušies, nav tā tad finansējuma nav. Un te ir tas stāsts, un būs daudz jautājumu attiecīgi sportā apakškomisijā par budžeta sastādīšanas stāstu. Labi, Raimond, vai te mēs nevilksim ārā veco labo līdzekļu neparedzētiem gadījumiem stāstu? Jā, bet tagad Jāni vēl viena lieta. Par to mēs varam būt diezgan droši, ka volejbols viņi dabūs. Es domāju, es pieļauju. Es nezinu, jā, bet es tev gribētu teikt sekojošu. Tur ir vēl vesela rinda federācijas. Jā, bet es tev pateikšu vienu citu piemēru, kas ir slikts piemērs. Manā rīcībā ir konkrēta informācija par vienu no federācijām, nesaukšu viņu vārdā. Akal. Ka viens no motīviem galvenā trenera darba tālākai neturpināšanai ir nesaprotamā situācija ar finansējumu. Tādas šobrīd nosauciet federāciju. Konkrētai federācijai apsolīju, ka es to nedarīšu, bet šāda diskusija. Tāpēc mēs uz priekšu netiekam. Jūs tiksiet uz priekšu, bet es jums varu. Jūs skaidru un gaišu to noteikti, ka ziniet, kam ir atteikts, variet paši noskaidrot, un ir tikai zolīdi, ja ne es to izdaru, bet pati federācija. Bet šāds stāsts eksistē, šobrīd tas ir pārunu stadijā, un man tas rada ļoti lielas bažas iekšēji. Mēs, respektīvi, nepareizi organizējam vispār to struktūru. Un to, ko tu teici par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ok, mēs saprotam, pamats budžets 51 miljonus. Kāpēc es par šo saku? Tad diskutējam arī par tiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,
tad no tiem līdzekļiem ir konkrēti atvēlēts procents, kurš tiek novirzīts sporta finansējumam, lai nepārprotami saprotams, ka šie Eiropas pamaturnīri, hokejs tiek finansēts, handbols tā skaitā tiek finansēts šeit no šīm naudām, pēc tādiem pieprasījumiem, pēc tādām ailēm. Jo vienā brīdī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek finansēti ar tādu apjomu, vienā ar šitādu apjomu. Tad arī tiem kritērijiem ir jābūt šeit vienādiem, lai federācijas zina, var pielāgoties un tā tālāk. Un, kaut kā mums tā ir vēl laiks līdz 28. oktobrim aktīvi rīkoties. Jā, es domāju, šeit mēs varam papildināt arī ar Aigara Kalvieša komentāru, kur viņš piedāvāja no savas sporta puses un iepriekš no politiķa puses tieši par konkrēto tēmu. Sporta notikumi, kas jau ir zināmi, viņu norisi jau ir zināmi pirms vairāk nekā gada, pirms budžeta veidošanas, bet galu galā finansējums tiek iedots no neparedzētajiem gadījumiem šī budžeta programmas. Kāpēc tas tā ir jūsuprāt? Tas, ka naudas valstī nepietiek. Tu nevari ieplānot vienkārši. Tu nevari. Tev nākās atteikties no daudz sāpīgākām lietām. Griez, kurā pirkstā gribi, visi sāp. Un tagad pēkšņi tu iedosi sportam, kas varbūt nav izdzīvošanas jautājums. Ja? Līdz ar to politiķiem tā ir ļoti grūta izvēle. Protams, tas ir dīvaini, ja tu zini, ka tu tāpat būsi spiests iedot to naudu. Ja? Un es viņu apsolīju, parakstījis, piemēram, līgums par to pašu, kas mums te rallijas bija VRC Latvijā. Ja? Un beigās to naudu kaut kad iedeva gada beigās no neparedzētiem līdzekļiem. Vai tev motocross ir, vai kaut kādi dažādi vēl citi lieli starptautiski notikumi. Protams, ka viņi ir zināmi, viņi ir apsolīti un tev beigās to naudu iedot tikai no neparedzētiem. Tas ir jocīgi. Bet es arī esot otrā pusē saprotu, ka ir ļoti grūti pamatot, kāpēc kaut tā pati debate par algu pielikumu skolotājiem. Tu nevari tik daudz pielikt, cik skolotāji vēlēts, tad tev pēkšņi parādās tur 100 000 pasākumos, kas varbūt lielāko daļu skolotāju neinteresē. Ja? Tā ir objektīva situācija, un tur droši vien tā būs. To diez vai var novērst. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, lai gan gadījums ir ļoti labi paredzēts, piemēram, gatavošanās 2026. gada Olimpiskajām spēlēm. Bijušais premjeras Aigars Kalvītis mums intervijā tā arī pateica, ka politiķi to izmanto kā veidu, lai piešķirtu naudu sportam, apējot sporta budžeta ietvarus un lai budžets neizskatītos tik liels. Vai piekrīt šādam raksturojumam? Līdz galam varbūt ne. Pirmkārt, tas, kas varbūt ļoti daudziem ir piemirsies, tā programma pilnajā nosaukumā saucās līdzekļu neparedzētiem gadījumiem un īpaši valstī nozīmīgiem pasākumiem. Un tas ir pilnais nosaukums, un tieši zem šī tad arī sports ir pagājis, bet, kam es varu noteikti piekrist, ka tā kārtība, kādā līdz šim ir piešķirta šie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, tiešām kaut kādos brīžos ir bijusi haotiska un liek uzdot jautājums par to, cik ļoti caurspīdīgs ir šis mehānisms, un kuriem tad tiek piešķirts un kuriem netiek piešķirts, un vai tiešām nav tā, ka ir kādas federācijas, kas spēj labāk pamatot un kādas, kas sliktāk. Tāpēc arī kopskatā gribētu teikt, ka tas nav tāds viens atraujams jautājums, bet arī ar šo jauno finansēšanas modeli esam pieskārušies šim te jautājumam, kā varbūt varētu to risināt. Pāris gadus atpakaļ likās, ka tā varētu būt šī dišpasākumu programma, bet tas, diemžēl, līdz galam nestrādā tā, kā tas bija plānots. Šonedēļ tieši Sporta apakškomisijā par to bija saruna, kur bija arī ekonomikas ministrijas un LIA pārstāvi. Un tad, principā, kad šis jaunais finansēšanas modelis būs pabeigts, tad arī piedāvāsim šo savu versiju ministru kabinetam, un tad ministru kabinets lems, vai šāda virzīšanās prom no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir atbalstām, vai tomēr meklējam vēl kādus citus risinājumus. Un, protams, to, ko vēl būtiski pateikt, arī pirms prezentācijas ministru kabinetam mēs noteikti arī pašu nozaļu to apspriedīsim. Dzirdējām arī Aigara Kalvīša viedokli par šo tēmu. Nešķiet īsti saprotams tas, ka arī Olimpiskajām spēlēm gatavošanās procesam šie līdzekļi tiek piešķirti no šī. Izrādījās, ka Latvija brauks Olimpiskajām spēlēm, un kā jau mēs par hokeja čempionātu pasmējāmies, Latvijas hokeja izlases hokeja čempionātā. Ikgadējs pasākums. Jā, bet te ir viens tas, kas ir varbūt Aigars līdz galam neizstāstīja vienu citu lietu. Mūsu laikā mēs pieņēmāmies Eiropas Savienībai un NATO 2004. gads Aigara valdības laiks. Un bija tāda budžeta ailīte, kas saucās Latvijas tēls, kas tajā brīdī bija ļoti aktuāls un ir aktuāls vēl šobrīd. Tad vienbrīd šis Latvijas tēla jautājums bija ārlietu ministrijas kompetencē, šobrīd tas ir nonācis Latvijas Investīciju attīstības aģentūras kompetencē.
Ja mēs neskatāmies Olimpiskās spēles, pasaules čempionātus, Eiropas čempionātus caur prizmu Latvijas tēls vai FIBAS turnīru šeit, un Latvijas tēlu nedrīkst nomērīt naudā. Tēls nav mērāms naudā. Un tas ir sasaistāms ar kādiem notikumiem vai ieguvumiem kompleksā. Šī ir vēl viena no bēdām, kura mums eksistē. Ja tajā laikā ailīte ar Latvijas tēlu bija, tad šī laikā ailītes ar Latvijas tēlu ir praktiski zero. Vai nulli. Ja. Līdz ar to šis ir jautājums diskusijai par to, ka kaut kādā jēgā, kas bija arī sporta tajā apakškomisijā, kurā mēs runājām, ja, sasaistāms caur tiem dišpasākumiem, caur Latvijas tēlu. Tur tika uzdots arī no deputātiem konkrēts jautājums, kā tad ir Lijā komunicējis ar ārlietām un ar sportu. Un tā. Te ir viss tas stāsts, ka komunikācija, mēs jau no savas puses ejam, kā tu teici arī, bet ierēģi tur slīkst tajos birokrātijas džungļos ar tiem atrakstīšanos uz dažādu veidu papīriem un tā tālāk, ka rezultātā tādas jaunradas un tādas iešanas ar produktu vai produktu atbalstīšanas stāstu viņi jau nav. Nu, labi, no nozares mēs dzirdam arī bieži vien, arī šodien mēs dzirdam, naudas ir par maz. Viņas nekad nebūs pietiekami. Tas ir skaidrs. Kalvišs kungs vispārreiz pateica. Ja mēs skatāmies, mēs pieskaramies volejbola izlasi, hokeja izlasi, ja mēs skatāmies to sadaļu, kas izlašu finansējums, viņš gadus 10 vai 15 bija 1,6 miljoni. Es parēķinām inflāciju uz 1,6. Tas cipars precīzi atbildēs tiem pieprasījumiem, ko federācija šobrīd sniedz. Federācija sniedz 4 miljonus. Ja tas finansējums 1,6 būtu līdz inflācija izaudzis līdz 4 miljoniem, tad nebūtu šīs problēmas. 1,6 bija gandrīz basketbola izlases gatavošanās. Man šķiet, tas bija pieprasīts. Jā, bet šeit ir vēl viena dilemma. Mēs jau neatbildam paši uz tiem visiem jautājumiem. Es tev teicu, ka man ir 10 punkti. Viens no punktiem, kā tad izveidoja Sporta spēļu asociāciju. Tas bija Latvijas valsts mežu ziedojumi. Komandas sporta spēļu asociācija. Tie bija Latvijas valsts mežu ziedojumi. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam lielu tirgus daļu savākuši zem valsts uzņēmumiem. Lielu. Un esam uzlikuši limitu, ko viņi var ziedot vai atbalstīt sportu un kultūru. Kas ne tuvu nav tas, par ko mēs runājam sportā un kultūrā. Un tad brīnamies, ka mums kopējais apjoms sarūk uz tā, ka mēs paši no to saspiežam savu ekonomiku, kas iepriekš, kā Vladimirs teica, bija arī komandu finansējumam atvēlēts. Nu. Es vēl bišķiņu tādu vēsturiski, kur manuprāt, arī tā diezgan sistēmiska problēma. Man liekas, 2022. 2023. gads bija tas, kad nogriezta tos visus valsts mežu ziedojumus, Latvenergo un tā tālāk. Un diezgan būtisku summu pielika pie sporta budžeta. Tas bija tas gads no 2022. 2023. kad gan 5 miljonus pielika. Bet atkal, kāpēc es runāju, kāpēc teicu toreiz, ka laiki mainījās, spēcīgs sistēma un ierēģiņa aparāts. Kas notikās? Jā, bija, es baidos samelot, bet tiem valsts mežu nauda bija LSFP, kas pēc atsevišķas programmas tu naudu dalīja. Un kaut kāda nauda droši vien, ka bija Lokavēl, kur bija kaut kāds zināms algoritms, pēc kā dalīt to naudu. Tur, Vladimir, 22. gads 37,1, 23. 45,6. Jā, jau tas ir tie 5 miljoni, ko aprēķināja, ka mēs no visiem tiem ziedotājiem paņemsim un pieliksim sporta budžetu. Viss, no vienas puses ir ok, bet no otras puses te bija zināmi algoritmi. Viņi varēja būt taisnīgi, netaisnīgi. Droši vien, ka būs vesels saraksts arī, kas bija neapmierināti ar to sistēmu. Bet paņem to naudu, iemet sporta budžeta. Tur tieši notikās tas, ka tur sāk mainīties. Tur Edgars aizgāja, tur vēl kāds un nezināja, ko ar to naudu darīt. Un neko labāk neizdomāja, ka pēc kaut kādiem kritērijiem sadalīt vienkārši 2,5 vai 3 miljonus, vienkārši sadalīt prioritāriem sporta veidiem. Un tas jau tagad vairs atteikties no tā nevar. Jā, no vienas puses tur sadalīja visam pēc kaut kādiem caurspīdīgiem, caurskatāmiem kritērijiem, visiem vienādi kā komunisma. Bet no tā pēc tam arī parādījies tie jautājumi, tur, kad Dambretes saņēma tur 150 vai cik tur 1000. Vienkārši sanāca tā, ka ieguldīja 2,5 miljonus bez kaut kādas programmas, bez kaut kādas izpratnes, bez kaut kādas kalkulācijas. Vienkārši sadalījām visiem godīgi ka komunismu pēc galviņam. Ja. Tas ir arī tāds sistēmiska problēma, kuras sēkas mēs joprojām šobrīd jūtam. Ja? Varbūt tur vajadzēja pielikt klāt pie tiem 1,6 vēl 1,5 miljonu un atrisināt komandnieku jautājumus. Vai varbūt vajadzēja citai programmai pielikt. Mēs atgriežamies pie tā, ka tas gudras vai spēcīgas galvas vai spēcīgi lobby vairs nav, bet tad to var aizvietot tikai spēcīgu sistēmu, kuras šobrīd mums, diemžēl, nav.
Un šeit es gribēju papildināt arī ar tīri faktiem, ka mēs runājam par tendencēm un to sporta naudas attīstību. Šeit mēs Lietuvu skatāmies nedaudz lielāku valsts, nedaudz plašāk, bet ar šo sporta budžetu salīdzinot konkrēti. Ilgu gadu kopš neatkarības atjaunošanas mēs ejam līdzīgos soļos, nedaudz priekšā un tam līdzīgi. Līdz apmēram 2017. 18. gadam, kad Lietuvai šī inflācija, dārgums, izmaksas, prioritātes, vienalga, kas turpina pieaugt, un Latvijai viņas joprojām paliek uz vietas. Un šobrīd Lietuvai 23. gadā šīs kopējās izmaksas sportam bija 220 miljoni. Tas ir nevis sporta budžets, bet kopējais aprēķinātais, ko minēja Latvija ar 88. Tas jau ir 2,5 reižu vairāk izaudzis 7 gadu laikā no būtībā līdzīga. Protams, tāpēc, ka Lietuva un Igaunija saprot vienu, ka jebkurš eiro, ko es teicu, ieguldītais sportā, atpakaļ atnes. Caur veselību, caur to reiz 5. Un mums ir jāsaprot, cik piemēram, nodarbojoties ar riteņbraukšanu, cik riteņi tiek pārdot. Mēs redzam, ka vienības velobrauciens palielinās. Tāpēc Rīgas velomaratona palielinās. Jā, bet es varu sasaistīt šo brīdi, jo Lietuva to arī sākot neredzēs. Mums ir konkrēts laika posms 16, 17, 18 gads. Mums ir acīm redzam, ar ko sasaistīt, kas tajā brīdī notika. Kas mainījās, kāpēc bija kāds izrāviens. Mums bija nodokļu sistēmas izmaiņas. Man ir jāatgriežas pie tā, ko mēs iepriekšējā brīdī redzējām šeit ekrānos. Tas, ar ko mēs šodien saskaramies ar Vladimiru, ir cits laiks, mēs ejam citādāk, bet uz priekšu. Varbūt šobrīd ir savādāk jāstrādā, bet tad te ir tas tavs jautājums, un tā atbilde ir jāseko. Tad, kungi, jūs bijāt tur vadībā. Tad kāpēc tad tajā brīdī jūs arī to nenočekojāt? Un tas brīdis ir un sasaucās ar to, ko es saku par atlētu skaitu un par tām visām lietām, jo, kā mēs redzam, ja nebūs augstas klases atlētu, nebūs masveidības un otrādi. Ja? Tāpēc nevajag nevienam neko vainot. Manuprāt, ir šobrīd jāstāv savā kalvē par to, lai mēs sportā panāktu daudz labāku veidu, kā finansēt sportu. Neliekšu, bija arī Ašrādena kunga laba frāze pēc Nacionālās sporta padomes, ka acīm redzot, kaut kādā brīdī ir jāskata šis jautājums par ziedošanas politikas kaut kādu maiņu, jo to, ko tu pieminēji. Jā, bet to, ko tu pieminēji arī par Lietuvu. Ja es nemaldos, es nezinu, vai šobrīd nav mainīts likums. Piemēram, lai maziņiem varētu reklamēties, kas arī ļoti svarīgi. Ja tu līdz 5,000 noziedot, tavs atvieglojums ir 10, tu no 10 nemaksā nodokli. Forši. Tas dod arī mazajam biznesam attīstīties, reklamēties, tur vairāk ziedot kaut kā, jo tu parādīsies un tā tālāk. Tā ir tas nebeidzams process. Kas šobrīd ir tās lāpstas? Es vienmēr teicu, valstī tās naudas nav tik daudz, vai ne? Mēs vienmēr ejam klauvējam pie tā lodziņa un sakam, dodiet mums naudu. Viņas tur nav, vai ne? Viņi tur agrāk vēl beidzās, vai ne? Kas būtu tās lāpstas vai, nezinu, varbūt ekskavātori vai buldozeri, ar ko jūs to naudu varētu tai nozarei piesaistīt? Konkrēti, ja? Mēs jau te pieskārāmies, azartspēļu, vai ne? Jā, bet kas vēl konkrēti? Jā, bet arī azartspēļu stāsts. Ja? Tad katra no šīm jomām, konkrētām jomām, azartspēļu stāsts, jārunā par to ir atklāti, kā es vēlreiz saku. Šobrīd, nepieņemot likumu, tātad Saeimai nepieņemot konkrētos likuma grozījumus, mēs atbalstam nelegālo tirgu. Mēs jau dzirdējām šo vienreiz. Ja? Otrais stāsts. Otrs stāsts arī azartspēļu stāstā. Ja mums šobrīd nodokļu likme ir 12%, nemaldos, tad viņi taisās pacelt no 1. janvāra uz 15%, neiezīmējot konkrētu finansējumu tātad attiecīgi atkal sportam, bet tai pašā laikā mēs redzam Igaunijā nākošais gads 7%, un viņi grib savākt visu šo te tirgus daļu un ir iezīmējuši kā mērķi 28. gadā 4%. Tad mēs redzam, uz kurien aizies biznesa. Mēs skatāmies, ko es jau pašā sākumā teicu. Enerģētikas biznesa nodalījās. Daudzi uzņēmumi starptautiskie tur pārdoti un starptautiskie investori. Ierobežojumi valsts sabiedrībām ziedot šeit. Ja. Ierobežojumu skaits ir grandios. Bet to rīku, ar kuriem rīkoties, ko sporta nozara gribētu šī visa vietā? Mēs runājam, ka šeit atņemts tas, ko mēs gribam vietā. Kas ir tā lāpsta? Tātad skaidrs, ka mums ir jāpieņem, lai mēs novērstu šo te nelegālo betingu stāstu, kas ir arī Olimpisko spēļu stāsts. Un jāsakārto trešo reizi, bet atkārtošu. Nākamais stāsts mums ir jāiet par ziedojumu atvieglojumiem, kaut vai sākot ar mazajām summiņām, ko var izdarīt. Un tas stāsts ir jāiet uz priekšu. Sporta fonda likums jāiet uz priekšu. Šīs ir trīs, manuprāt, tās, ko tagad var atrisinot.
šeit jau ir nauda, kuru mēs varam dabūt tajā sporta sistēmā iekšā. Un tas līdz tiem es aicinu arī mēdījus un visus pārējos ļoti aktīvi par šo līdz 28. oktobrim diskutēt, jo tāpēc, ka izdarīt vēl var. Budžeta paketi nav apstiprināti. Vladimir, lāpstas vēl, iedod vēl kādu lāpstu, kas varētu palīdzēt nozarei. Es saprotu, ka mums patīk salīdzināt ar Igauniem, ar Leišiem. Skaties, Igaunijā 2,3 miljonu katru gadu valsts subsidē vai līdzfinansē lielos starptautiskos pasākumus. Kāpēc mēs tagad uzsēdamies uz to dišu pasākumu? Es tur reāli redzu rīku, kur federācijas var nopelnīt, organizējot pasākums savai eksistencei, valstī nopelnīt un arī visam kopumam. Ja mēs paņemam to esošo regulējumu, nepieskaroties pie kritērijiem, vienkārši to metodoloģiju, ja? Tad viens minimālais dišu pasākums, kur 10,000 cilvēku naktīs valstī ienes nodokļus 500 000. Parasti, ja mēs ņemam tos pieteikumus, kas ir šobrīd, ka mums ir tur galda tenis, vēl potenciāli varētu būt, pieņemsim, badmintons vai vēl kāds. Viņi neprasa tādu naudu. Viņi prasa 200-300 tūkstoši, lai viņi varētu droši justies, ka viņi visu to saorganizē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valsts atbalstot šādu pasākumu vismaz no katra nopelnīs potenciāli 200-300 tūkstoši. Ja viņi to naudu vēl arī ieguldīs tālāk sporta, tad no tā būs gan tiem, kas to rīko, kas organizē, gan kopumā sportam. Tas viss man izklausās pēc kaut kāda valsts. Bet tur jādomā bez biznesa idejas. Kāpēc Igauni dod 2,5 miljonu? Tāpēc, ka viņi pēc tam caur budžetiem nopelnīs 10 miljonus. Igauniem vēl tas stāsts sportistu stipendijas un šis stāsts. Tas ir bišķiņ cits. Kāpēc Igauni ar mazu azartspēles, ar mazu nodokli? Tāpēc, ka Malta, kas ir bija azartspēļu mekka, šobrīd ir problēmas. Igauni grib savākt visu Eiropas tirgu, palielināt 10 reizes to apgrozījumu, jo viņi apkalpos ne tikai Igauni, viņi apkalpos visu Eiropu. Uz 10 reizes palielinājumu ar mazo nodokli viņi nopelnīs 3 reizes vairāk, kā ir šobrīd. Jā, bet Vladimir, to, ko tev papildinot, es tev gribētu teikt, ka tur to, ko vēl neizprot, tie noteikumi, kas ir dišpasākumu noteikumi, viņi darbojās 2 gadu periodā. Lai mēs ļoti labi saprotam, lai tādu Eirobasketu atvestu vai ralliju, mums ir vajadzīgi 3-4 gadi. Piemēram, Eiropas jaunas olimpiādu mēs varam tik uz 31. gadu. Līdz ar to tam periodam ir jābūt ilgākam, kurā tu tad arī piesakies. Tā ir viena lieta. Un tā otra lieta, ko es pat teiktu, Vladimirs jau saka par to, ko nopelnīs, un tas ir pareizi, ko viņš saka. Bet, manuprāt, tādā valstiskā domāšanā būtu pareizi, izveidojot to pašu pasākumu fondu, katrs pasākums, kurš ir ienesis kaut €1 finālā, ir jāņem. Tāpēc, ka tas ir darba vietas, tie ir citi nodokļi, un tas ir gan pašvaldībām, gan pārējiem. Viss labi, vai ne? Tieši par to, ka šeit, ja ir pie normālas sistēmas, nopelna visi, un tā visa nauda paliek Latvijā un ieguldās tālāk sportā. Protams. Tas, ko tu apraksti, man izklausās vienkārši pēc tādas plānveida investīcijas un tādas veidošanas. Protams, bet tas ir valstiska domāšana. Kā tu vari savākt no tiem izspiest vēl vairāk naudas un iztērēt, tas ir iztermiņa domāšana. Mums vajag bišķiņ vairāk gadus priekšu paskatīties. Kungi, par ziedojumiem vēl pavisam īsi pieskaroties, vai mums vispār nav jāmaina pašiem arī nedaudz tā domāšana, ka mēs katru reizi kaut ko ziedojot, kaut ko gribam pretī. Te ir tas stāsts par tiem nodokļu atlaidēm, kaut ko tādu. Beigās, iemetot labdarībai, tur nezinu, kaut kādas eiro kastītēm, mēs nekad neprasam kaut ko pretī. Uzņēmējiem kā tādam to domāšanu mainīt arī vajadzētu, jo tas, man liekas, ar mums no padomu laikiem vēl palicis. Ir, vai ne? Piekritīsiet arī tā? Nē, bet tur ir viena jānākā lieta. Ja tas ir saistāms tieši NVO sadarbības ietvarā. Tas ir saistāms ar darba vietu izmaksām, cik tev izmaksā biznesa, cik tu nopelni, cik tev izmaksā investīcijas. Tur ir tas viss kopējs saistāms. Kāda ir valsts attieksme pret tevi kā uzņēmēju? Jā, jo, piemēram, tas, ko es teicu, ja tu kaut kā veids pārbaudas konkrētā federācijā, tad veids konkrētā federācijā, ja tas uzņēmējs ir tev noziedojis, tad neprasa tam uzņēmējiem, tad to federāciju mums vajag. Mums nevajag tos uzņēmējus, kuri tā jau ir maz, kas to dara. Vajag viņus celt godā par to, ja, kas ir darīts. Ja. Tu pareizi saki, mēs jau esam kaut kādas lietas, teiksim, lokā ieviesuši, kur mēs kaut kādas produktus, teiksim, ar olimpiskiem riņķiem mēģinām tur attiecīgi proponēt un tad attiecīgi kaut ko dabūdam pretī. Mēs lēnītēm sākam to iedzīvināt. Ja. Tā ir pareiza lieta, tā ziedošanas kultūra ir jāmaina. Ja. Bet tā otrā, tā bēdīgā lieta varbūt ir tā, ka mums ir ļoti daudz to vajadzību. Un mums ir ļoti daudz sabiedrībā cilvēku, kuriem ir ļoti grūti uzturēt tos pašus bērniņus, 2 bērniņu, 3 bērniņu ģimeni. Tas ir liels izmaiņas. Tādēļ šajā ziņā man šis vārds pats ziedojums nedaudz nepatīk un kopumā galvā mēs runājam par sporta atbalstu. Es teikšu, ka mums arī
jāsaprot, kā mēs varam piesaistīt un uzrunāt to ziedotājs, ka mums ik pa laikam, tad knaps izmet kaut kādu paziņojumu, ka viss ir slikti un tur vieni zagļi un žuļiki sporta uzturas. Tad vēl kāds tur politiķis izšķauj. Šis stāsts ir noslēdzies vai turpinās vēl? Paldies Dievam, ka mēs tā labi norēģējam uz to, un mums bija arī kopīgi sapulce. Es ceru, ka turpināsies. Tas ne pa to, ne pa sporta nozari kopumu, bet atkal mēs spiesti atgriezties pie dažādu valsts institūciju savstarpēju prasību, korelāciju un sadarbību. Ja? Kad mums faktiski knaps bieži vien pārmet pa to, ko mums prasa viena cita institūcija, vai ko dara cita institūcija. Es vienkārši par to kopējo tēlu, kad tad, kad tev ik pa laikam centralizēti grauj to tēlu, un tad arī ar tiem ziedotājiem nav tik vienkārši. Cik jūs, kolēģi, esat draudzīgas šīs organizācijas? Bija laiks, kad tur Olimpiskajā centrā 3. stāvs, 4. vai kur jūs tur esat, nesarunājās īsti. Šobrīd ir, kā saka, viss kārtībā tajā ziņā? Nav problēma. Es neredzu problēmu. Raimondam nav problēma. Jautājums vai mums vajag draudzēties un iet viens pie otra ciemos ģimenēm. Ne par to stāst, ka mēs šobrīd... Lai tās idejas būtu kopīgas. Mēs šobrīd cenšamies nodalīt, vismaz es tā to redzu, ka mēs pat arī pēc retorikas, tās idejas, ko mēs piesakām, viņas jau nav pretrunā. Mēs runājam par vienam lietam, Loks runa par citam lietam, kas ir vairāk saistoši šai te konkrētai organizācijai. Un tas ir normāli, dabiski, ja ir kaut kādas lietas kopīgas, ka piemēram mēs dižu pasākumu tajā regulējam, skaidrs, ka tas ir jārisina, un tur mēs nevaram, un nebūs tāda, ka mēs viens saka vienu, otrs saka ko. Skaidrs, ka tas ir visiem kopīgi saistoši, bet es pieņemsim saprotu, ka man tur ir olimpiskie riņķi, man nav ko tur list vispār, jo tas nav mans darbs. Un tas ir tāds kopdzīves pamata uzdevums, manuprāt. Bet kā tu ļoti pareizi teici, manuprāt, varbūt tas ir tie lēmumi, kuri ir bijuši šodien. Viena organizācija izdara vienu darbu, otra organizācija izdara otru darbu. Jo visu to lauku ar vienu tu nesavāktu vispār nekad. Ja? Tāpēc arī šis stāsts viņš jau nav šobrīd. Un tas turpinājums tam, pa ko mēs runājam pašā sākumā, par organizāciju apvienošanu. Kāpēc arī, manuprāt, tas nav izdevies? Kaut gan nebija toreiz pie galda, bet manuprāt, tas nav izdevies, tāpēc, ka tajā brīdī neizdevās pārdot to ideju, ko tas sporta nozarei dos, ja tas organizācijas apvienosies. Šobrīd LSFP ir 7 darbinieki, es nezinu, cik lokā 11 darbinieki. 12, ja mēs 20 darbinieku vietā būs 19 darbiniekiem un mēs noekonomēsim potenciāli, tur nezinu, 10,000, vai tā būs, jo ja apvienojot tāpat būs kādam pa treneru certifikāciju jāatbild, kādam pa federāciju uzraudzību būs jāatbild un visas tās funkcijas, kas ir valstiski deleģētas, tāpat būs jāpilda. Tāpēc kāda pievienota vērtība tam? Tikai ar to var iekt pa apvienošanas stāstu. Ja to nespēja pierādīt, tad... Kungi, visam labajam reiz pienāk beigas, un arī šim raidījumam tuliņ jau tuvojās beigas, un šai diskusijai sarunai, bet mēs tā diezgan liela sadaļa nesam vēl skāruši, un tās ir sporta skolas, kur arī diezgan liela šī kumosa. Sporta budžetā tā aizņem vairāk nekā pusi. Tā ir, salīdzinoši mēs to pastāv diskusija, vai sporta izglītības iestāžu algas būtu šeit jāraksta sporta budžetā vai nē. Šobrīd fakts tāds ir, ka tās tiek rakstītas. Kā jūs skatāties uz šo kopumā sporta skolu sistēmu? Mēs šeit iepriekšējā sezonā veselu raidījumu arī šim, veltījām. Kā jūs to visu skatāties? Sporta skolu sistēma ir vajadzīga reorganizācija, ir kaut kas jāmaina. Esam tur, kur esam, redzam, ka jaunieši sporto, tāpat laikā tā aktivitāte varētu būt noteikti lielāka vai ne tur pēc visiem tiem Eiropas rādītājiem un tam līdzīgi. Aptaukošanās rādītāji un viss pārējais, treneru samaksa. Visa sporta skolu sistēma, tur jūsu viedoklis kāds ir? Varbūt es no Latvijas Olimpiskās komitejas viedokļa ir sekojoši, ka mēs atjaunojām izglītības komisiju, kur vada šobrīd Mužnieces kundze, un kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir tieši paskatīties uz visu šo sporta skolu sistēmu, jo mēs te varam pie galda runāt daudzas lietas, bet es gribu teikt, ka 43 pašvaldībās katra tā sistēma ir dažāda. Un katra no tām sistēmām ir pelnījusi cieņu, lai ar viņiem izdiskutētu, saprastu, kādā reģionā pie kādiem apstākļiem nonākt. Bet tas, kad, ja mēs runājam par to pašu Murjāņu stāstu, tad Murjāņu stāstā, ja mēs atceramies, bija viens tāds laiks, kad volejbols, handbols bija ārā no Murjāņiem. Volejbolam izdevās atgriezties gan ar puišiem, gan ar meitenēm, un mēs redzam, pēc 28 gadiem meitenes arī ir kvalificējušās. Taču handbolā
Tas neizdevās, atgriezās tikai puiši, un mēs redzam, ka sieviešu handbols ir ļoti grūtā situācijā šobrīd. Ja. Tā kā šeit arī ir jāņem vērā visādas komponentes, ja mēs runājam par kaut kādas sistēmas, vienotas sistēmas izveidi, noteikti, kad jebkurā sistēmā ir jāveic uzlabojumi, noteikti. Kas ir tie uzlabojumi, ja tie ir uzlabojumi? Jo, kā Rolands teica, tad liela pīrāga daļa no tā kopējā sporta budžeta aiziet tieši sporta skolas sistēmā. Sporta skolas, interešu izglītība, viss šis ir jāskatās kopā ar federācijām ar to attīstību. Tāpat vispārējā fiziskā sagatavotība. Mēs redzam, ka vienkārši arī ar atalgojumu sistēmu, starp citu, mēs to redzam, kad visiem līdz galam tur nepietiek, un tad tā sanāk visādi atrautie burbuļi. Ja? Līdz ar to tur kāda gada laikā būtu jāsaprot, kādu mēs varētu tad to sistēmu uzlikt, kur arī tad visi nonāk. Nākamgad oktobrī mēs tiekamies. Nākamgad oktobrī mēs par šo varam tikties un runāt, un man liekas, ka tu jau biji, Vladimir, vienā komisijā, kad jūs skatījāties kopā ar Mužnieces kundzi, ko tur jautājām, kas ir kopīgs arī. Jā, tad arī šis jautājums ir kopīgs mums arī tajā sadarbības stāstā, un es neredzu nekādas pretrunas. Man te gan ir plašāks viedoklis. Es pats vadīju Olimpisko centru, dibināju sporta skolu. Man tikai es nebiju, droši vien, ka vairs nebūšu augstas klases sportists. Bet par sporta skolu man arī tāds paplašināts viedoklis. Respektīvi jāsaka ar to, ka tas nav padomju paliekas. 2013. gada veicot grozījumus profesionālas izglītības likumā, tika pavērtas durvis arī privātu personu dibinātājiem profesionālas sporta izglītības iestādēm proti sporta skolu. Šo 10 gadu laikā privāti dibinātu sporta skolu īpatsvars pieaudzis līdz 35–37%, ja es nemaldos, no kopējā sporta skolu apjoma. Kas noticis vēl par šiem 10 gadiem? Par šiem 10 gadiem tas privātas sporta skolas ir izaugušas, nostiprinājušas, šobrīd parāda sporta skolas ar tradīcijām, ar savu infrastruktūru, ar stabilu finansējumu un tā tālāk. Un šis stāsts parāda to, ka šī sistēma evolucionē. Un dabiski tur, kur parādās privāta iniciatīva, tur tā privāta iniciatīva tiek atbalstīta, tur, kur arī dabiski nav privātas iniciatīvas, piemēram, kaut kur reģionā, tad pašvaldība uzņemas to profesionālas izglītības sporta lomu. Tātad kādas divas, manuprāt, būtiskākas problēmas. Tas ir agrīna specializācija, bez tā, ka naudas trūkst. Ja? Agrīna specializācija, un B, tas ir vienādi finansējuma kritēriji, neatkarīgi no tā, kādā līmeņa tie sportisti tiek ražoti. Piemēram, 16 gadu vecumā, uz komandnieku piemēru vieglāk, ir basketbola komanda, kas spēlē zemākajā līgā, kur tie cilvēki forši, ka viņi nodarbojas, viņi visticamāk būs biznesmeņi, ierēģi vai kāds cits, bet ar mīlēs sportu un atbalstīs sportu, kas, protams, valstiski ļoti svarīgi. Un komanda, kas spēlē elites divīziju, kas iespējams veido izlases kodolu, viņi tiek finansēti pēc vienādiem principiem. Un viņu tas treniņu apjoms arī ir vienāds. Manuprāt, šis ir jautājums jāatrisina, lai tie, kas tiešām iet uz elites līmeni, tiek finansēti pēc vieniem principiem un pēc iespējas vairāk ar koeficientu X1,5 vai X2, lai tas treneris varētu ar to darbu, ar to vienu komandu sev nodrošināt pieklājīgu atalgojumu. Un tie, kas veselības pēc vai nodarbojas ar sportu, tāpēc, ka viņiem tas patīk, tiek finansēti. Es īsti to nenosauktu par interešu izglītību, bet tas ir tāds sporta programma, tie tiek finansēti pēc citiem principiem, bet arī atbilstoši viņu tam apjomam, ko viņi dara. Tas ir viens jautājums, ko ir jāatrisina. Otrs jautājums, tā agrīna specializācija, ko mēs stāstam tur interešu izglītībā vai profivirze. Manuprāt, tā globāla nākotne būtu jāatsakās vispār tā nosaukuma profivirze. Vienkārši programma sports ar augšā profesionāla sadaļu. Varbūt. Tas ir mans privātais viedoklis, bet ko atšķiras šobrīd interešu izglītība? Interešu izglītība, ko finansē valsts, tiek finansēta pavisam pēc citiem principiem. Interešu izglītība finansē uz galviņam. Iedala naudu pašvaldībai, tev pašvaldība ir 600,000 iedzīvotāju, aprēķina pēc algoritma, iedod naudu, un tagad pašvaldība pati rīkojas ar to. Rīga, pieņemsim, pašvaldība to naudu lielākoties izterē vispār izglītojušas skolas, nodrošinot pulciņu pie skolām. Ir pašvaldības, kas to naudu realizē ar sporta skolu, bet profesionāla ievirze tiek finansēta pavisam pēc citiem principiem. Tur ir programmas, tur ir grupas, tur ir attiecīgs algoritms, kā finansēt tās grupas, un salāgot šobrīd šīs divas programmas, tikpat kā nav iespējams. Un interešu izglītība turpina strādāt pie vispār izglītojušām skolām, es tur neredzu nekādu problēmu.
Šeit tas izmaiņas, kas ļautu nodrošināt tās divas plūsmas un vienlaikus arī mazinot agrīnu specializāciju apakšā, tas, manuprāt, tas uzdevums, kas būtu jārisina, bet pat sākot viņu risināt, skaidrs, ka ir nepieciešams papildus finansējums, ka šobrīd ir 2 miljoni, kas trūks, kad ir šogad laikam būs kādas 13 vai 14 profesionāls ievirzes sporta skolas bez valsts finansējuma. Labi, es ticu, ka izējumam izdosies atrisināt, sagrozīt tos 885 noteikumus tā, lai arī jaunas skolas kaut kādu kapeiciņu vismaz saņemtu, bet tas ir salīdzinoši kapeiks. Bet tā globāli mums šobrīd ir... Tur ir dzirdams kaut kāds uzlabojums. Tas varētu notikt tiešām? Tas ir pagaidām plānos, tikai tas vēl nav aizgājis līdz kabinetam, bet sola, ka izdarīs to līdz jaunam gadam, kad tas finansējums būs jādala, un tad tas 13 skolas nepaliks pavisam pa nulēm, bet tur saņems pāris 10 000, kas nepietiekami, bet tā vismaz solis uz priekšu. Globāli atrisinot to lielo finansējumu, tad mēs arī varētu pāriet pie tās jaunas sistēmas. Pretējā gadījumā tas arī tāpat kā ar sporta finansējumu. Kādam atņemt un kādam iedot pēc kritērijiem, pēc principiem, kurus mēs nekad nevarēsim objektīvi nodefinēt. Paldies, protams, par viedokli, bet šeit par sporta skolām mēs noteikti ar prieku uzklausījām arī sporta izglītības iestāžu direktora padomes vadītāju Diānu Zaļupi. Arī uzklausīsim viņas viedokli. Valsts finansējums bērnu jauniešu sportam pamatā tiek piešķirts profesionālās ievirzes programmu finansēšanai. Vēl arī daļa tiek no interešu izglītības, bet to valsts neietekmē patreiz, tas ir pašvaldību kompetencē. Tātad valsts mums piešķir nedaudz virs 30 miljoniem darba algām gadā. Laikam šī nākamā gada budžeta kontekstā to var rēķināt patreiz kā diezgan optimālu ar pāris piebildēm, kā vajadzētu atrast noteikti finansējumu šām jaunajām sporta skolām un klubiem, kas ir akreditējušies, tā kā tas būtu tāds obligātais nosacījums. Un tad pārējo laikam šajā kontekstā, kad tiek visi iespējamie līdzekļi novirzīti aizsardzībai, tad laikam tas būtu tāds vidējs nodrošinājums mums. Nebūtu pasliktināts vai ne, bet apmēram tādā pašā apjomā būtu nodrošināti mēs. Tāda liela aicināšana uz sarunām laikam nenotiek, bet mēs esam pietiekoši proaktīvi. Mēs paši ejam uz sarunām, mēs uzprasamies, mēs rīkojam konferences, seminārus. Pat tās arī pagājušajā nedēļā mums bija liela konference Jūrmalā, kur piedalījās profesionālās ievirzes izglītības iestādes, sporta skolas un klubi, kur piedalījās Sporta federācija padome, kur bija izglītības zinātnes ministrija pārstāvēt visaugstākajā līmenī. Tad mēs viņus informējam, mēs saņemam arī atgriezenisko saiti. Tā kā mēs cenšamies, protams, dot to savu redzējumu, savu skatījumu, kā vajadzētu būt. Protams, tas izpildījums ir dažādāks, kā jau tas notiek, ne mūsu nozarē vien, bet jebkurā variantā mēs par sevi liekam dzirdēt. Šeit es vēlētos šo sporta budžetu sasummēt ar lietiņu, kas gluži vienkārši rakstīta pie šīs apakšprogrammas oficiāli no valdības nākošā mērķī, proti visa šī 51,5 miljonu mērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm. Tas ir tas, kas ir rakstīts šajā oficiālajā dokumentā. Vēlos vaicāt studijā, vai tas, kas mums top Latvijas sporta budžets 2026, uz to strādā? Pirmkārt, man jāsaka, ka šis apliecina to, ka bērni mums nav prioritāte. Mums tur vajadzētu likt sekojoši, ka mums bērniem ir jāpalielina vismaz līdz 3-4 stundām nedēļā, sasniedzot pēc 3 gadiem 5 stundas nedēļā. Jo to rāda sporto visi klases šī gada rezultāti, kad mums ir 174 jaunas skolas klāt un 8,5 apmēram ir sagaidām jau dalībnieki. Tas nozīmē, ka skolnieki grib sportot 5 reizes nedēļā. Manuprāt, te būtu jāliek visas sabiedrības stāsts, skolnieku stāsts attiecīgi līdz 5 stundām, un mums tas mērķis būtu jāsasniedz. Tālāk, protams, kad mēs nevaram šeit neuzrādīt rādītājus, kuri mums būtu jāsasniedz. Ja šis ir aizsardzības budžets,
tad mums būtu jāuzliek kaut kāds procentuālais samazinājums. Jā, es šeit piebildīšu, ka šie mērķi šajā dokumentā ir izvērsti. Tur tas viens galvenais mērķis ir atsevišķi. NAPS vai portpolitikas pamatnostādnes? Tā ir apakšprogrammas oficiālais mērķis. Pamatnostādnes. Oficiālais mērķis. No Finanšu ministrijas. No Finanšu ministrijas, jā, okay. Tieši tā. Tā kā jā, tur ir apakškritēriji, visi tie ir minēti, bet šis galvenais izceltais. Un es vēlos vaicāt, par ko mēs runājam. Vai tas vispār ir saistīts ar to, ko mēs piesaucam šobrīd? Jā, bet kā jūs jau parasti sakāt, tad tur ir augsts sasniegums sports, tur ir iztrūcis, tur ir iztrūkuši. Tur ir iztrūcis sporta stundu skaits skolniekiem, tur ir bērni iztrūkuši. Tas tāds vispārējais apgalvojums, kurš neaptver visu to budžetu, kuram mums tā nauda ir jāizlieto pēc tiem principiem, ko izējums mums iedod. Ja? Par tiem uzdevumiem definējumiem, tur droši vien, ka Nacionālās attīstības plāna 381, 382 punkts, tur ir skaisti uzrakstīts sporta politikas pamatnostādnēs, valdības deklarācijas rīcības plānos un vēl visur, kur tie copy-paste iet no viena uz otru, bet jāsaka vienkārši, mums katra gada budžets, neskatoties uz budžeta deficītu, pieaug. Pa pusmiljārdu, pa miljārdu, bet sporta budžets 10 gadu nepieaug. Un tad ļoti vienkārši atbildi. Vai mēs varam sasniegt tos mērķus, palielināt cilvēku skaitu, ņemot vērā inflāciju ar vēl mazāku naudu? Jā, tā ir viena no lietām, un tā otra, tā galdā lieta varbūt ir, kur mēs varbūt Vladimirs katru gadu rīko šo Ziemas olimpisko festivālu vai Ziemas festivālu tā valodā. Tad tur iztrūkst arī Latvijas jaunatnes olimpiāda. Bet šis ir tas stāsts, ka Latvijas jaunatnes olimpiādai tāpat būtu. Tad, acīm redzot, kopā ar Valmieru ir jāizveido tā olimpiāda, ja budžets naudu nedod, tad ir jārod citas iespējas, kā šo pasākumu sarīkot, jo mums tiešām jaunatne un bērni ir svarīgi. Bet es gribētu palapoties, ka arī ar to pašu naudu šogad bija aktīvi nedēļas ietvaros rekordliels skaits orientēšanas naktis, 6,3 tūkstoši piedalījās, rekordliels skaits pārgājiena, 4,8 tūkstoši piedalījās. Tā kā tāda īstermiņā arī bez naudas kaut ko var darīt, bet sistēmiski gados tāpat bez naudas, bez atbalsta neko nevar tādu globālu un ilgtermiņa un noturības līmeni nevar sasniegt. Vladimirs bija aktīvi Eiropas nauda arī, es saprotu. Eiropas nauda, bet tas arī viņa katru gadu samazinās, bet, nevis katru gadu, bet globāli samazinājies. Bet kopumā, kur es arī Raimondu droši vien piekritīšu un papildināšu, ja mēs runājam, mēs viņam no Finanšu ministrijas pa vienu vai diviem priekšlikumiem, ko esam snieguši, saņemam atbildi, ka paldies, par to pašu azartspēļu nodokli. Ja? Saņem paldies, mēs izvērtēsim jūsu iniciatīvu, bet mēs atgādinām, ka veidojot budžetu, mums galvenā prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība. Un šeit valstiski mums atkal ir jāsaprot, ka sports tas ir primāri iekšējā un ārējā drošība. Intereses pēc, es tagad runāju ar kolēģiem no Cīņas sporta veida federācijas, gribu pareikināt, cik dažādos dienestos ir cilvēki, kas bija reģistrēti, kā sportisti, kāda no Cīņas federācijas. Dziļi pārliecinās, ka tur vairāk kā pusi izgājuši cauri Cīņas federācijām. Bet 25. gada visu 13 cīņas federāciju budžetu, var tur norakstīt uz to, ka divām federācijām netika vispār piešķirts finansējums, ir 170,000 gada uz visām federācijām. Jā, bet ja mēs runājam, Vladimir, vēl par to, tad mēs skatāmies 26, 27, 28. gada budžetu. Un kāpēc es arī par to budžeta diskusijas trūkumu šobrīd runāju? Ja mēs pieņemam kādu normatīvu aktu par 28. gadu, mēs apzināmies, ka 28. 34. gads būs jaunais plānošanas periods. Tur tiek ļoti aktīvi diskutēts par Erasmus Plus finansējumu palielinājumu, jo redzot tos datus, kas ir Eiropā un kas ir jāiegulda sportā, ka tas sports ir pienesums visam tam stāstam par Eiropas Savienības vienotību, par sportistisko garu, par veselību un tā tālāk. Tāpat ir runa par programmu līderis, kas mūsu gadījumā ir Zemkopības ministrijas stāsts, bet kuru aicina palielināt, lai pašvaldībās investētu sporta infrastruktūras objektos un ar to saistītajās lietās. Manuprāt, šī diskusija jēgpilna vispār nav bijusi, un ja mēs pa 28. gadu kaut ko liekam tais ciparos iekšā, tad dokumentos, ko mēs te pavadam, mums būtu jābūt mūsu vēlmēm, ko mēs kā sports kopā ar valdības pārstāvjiem, ar ārlietu ministriju iesim un tad Eiropas Savienībā aizstāvēsim,
Jo kāpēc es runāju, ka naudas sportā ir par maz? Varbūt tā ir frāze, bet Eiropas naudas tiešām nav sportā. Un šis ir stāsts, kurā mums ir vēl viens no stāstiem, kur mums ir ļoti aktīvi jāveicina valsts iesaiste un pašām organizācijām appusēji jābūt ieinteresētām, iet tos savus viedokļus pamatot, aizstāvēt un panākt zināmu loģiku. Es teikšu tā, ka mans viedoklis, ka jā, no vienas puses tur nomainījies vadītāji, bet šobrīd, ņemot vērā, ka es pusgadu Raimunds nedaudz vairāk kā gadu, mēs vēl vēlamies kaut ko pierādīt un ar to savu enerģiju ejam un bakstam un meklējam tās papildus iespējas. Jā. Pieminēt tās programmas, var Cefla ir vesela virkne programmu, kur ir kultūrai, bet sporta nav. Mēs katrs meklējam, kā šo te virzīt uz priekšu. Labā ziņa ir, ka viens atrod vienu spairīt, otrs atrod otru, trešais. Nu, mēs tā kaut kā cenšamies to visu. Te jūs nedaudz atspēkojat to manu vēlmi apvienot šīs organizācijas, ka katrs jūs kaut ko izdarat, vai ne, kungi? Tā bija tava vēlme, ja? Jā, tā nebija mana vēlme, tā bija vēlme varbūt izveidot vienu spēcīgu līderu organizāciju nozarē. Kungi, vēlreiz atgriežaties pie apakšmērķa. Cik jums pašiem sanāk pasportot nedēļā? Jo mēs ar Rolandu 1-2 reizes pasportojam. Es būšu pilnīgi godīgs. Tikai godīgi. Kad šad tad es pastaigājos tādās garās pastaigās, bet kā tas budžeta sagatavošana, visas tās Milānas programmas un tā tālāk, tas ir tāds sports iekšējiem aparātam, kad galvā ir daudz vairāk jākustās. Es to saprotu, pieņemu, ziemas periods nāk, un, kā saka, es negribu būt neaktīvs. Jā, labi. Mums ir tāds izveidojis pulciņš vai tāda grupiņa, ko mēs ceturtdienās spēlējam futbola playoff arēnā, un es gaidot partnera izveseļošanas, plānoju tuvākā laika, ņemot vērā to augošo padalu kustību, plānoju zaudēt savu nevainību padalā. Tā ir lieta, ar ko es esmu saslimis pēdējā laikā. Kungi, saku jums paldies par dalību mūsu šīs reizes raidījumā. Bija jums iespēja izkliegt to sāpi, kas ir sporta nozarē. Es domāju, ka to jūs izdarījāt pietiekami labi. Rolanda, paldies arī tev. Un sākām paldies noteikti arī mūsu skatītājiem. Un tiekamies ar jums jau pēc aptuveni mēneša, kad Bezmaksas sports atkal uzrunās jūs ar kārtējo nopietno tēmu. Šai reizē sakām paldies un tiekamies. Vislabāk!